Jā, paldies! Paldies, tad man būs vēlreiz jāatkārto, lai arī ierakstā šis skan, kā projekts un tieši seminārs tiek atbalstīts no Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumentiem. Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai. Jā, un tad turpinot par reģistrāciju, lūdzu norādiet tad pēc e-pasta jūsu iestādi, no kurienes jūs nākat, kuru jūs pārstāvat, pašvaldības teritorija, kur jūs darbojaties, un pēdējā ailītē ir jautājums, vai jūsu darbs ir saistīts ar uzņēmēju darbības veicināšanu. Tad lūdzu tur arī norādiet jā, nē, vai varbūt kādam daļēji, vai ja šaubaties vai īsti jā vai nē, tad šāda atbilde ir pieņemama. Tas ir saistībā par reģistrāciju. Vēl viena nākamā lieta ir tāda, ka to reģistrācijas lapu es ik pa laikam ievietošu tērzētavā, jo tie, kas nāk klāt, tie neredz tās tērzētavas sadaļas iepriekšējo saraksti. Lūk, tā kā par to arī nebrīnieties. Aicinu jūs visus būt aktīviem klausītājiem, ieslēgt arī kameru, ja tas jums ir iespējams, un arī noteikti uzdodiet jautājumus, jo tēma vienmēr ir aktuāla un interesanta. Tas skar, man liekas, visus un visās jomās. Jā, un tad mums šodien ir divas lektores, mums ir Tatjana Tepo un Sandra Liepa, bet tad jau viņas sadalīs stafeti, kurā brīdī un kā to nodos, bet dodu tad vārdu tālāk jūsu šodienas lektoriem, jā? Meitenes, lūdzu. Paldies par vārdu. Es laikam izskatos runīgāk nekā Taņa šodien, bet runāsimies mēs abas divas. Un jā, paldies Mudīt arī par ievadvārdiem, un es tiešām ļoti, ļoti sirsnīgi aicinu ieslēgt kameras. Tas rada gan kopības sajūtu visiem, un gan arī rada man lielāku prieku, gan arī vieglāku sadarbošanos visiem. Un pat tad, ja jūs ejat prom no kameras, ir ok, atstājiet ieslēgt, jo citādāk tie ekrāniņi bezgala lēkā. Pirms es lieku savu ekrānu un bildes, mazlietiņ par Zoom vidi kā tādu. Tie, kuriem labi strādā un māk Zoom vidē, aicinu ielikt kādu reakciju zīmīti ekrānā. Tie, kuri nemāk un tie, kuriem nav bijusi tāda pieredze, apakšējā rīka joslā jūs redzat apaļu sējiņu rakstīts reaction. Nospiežot uz tās sējiņas, jūs varat likt dažādas interesantas zīmītes, un es arī aicinu jūs semināra laikā paust visu to, ja jūs neesat ar kameru, tad vismaz ar kādu smaidiņu lūdzu ekrānā, tad es arī saprotu, ka jūs sekojat līdzi un notiek mums tādas vairāk sadarbība. Var aplaudēt, var priecāties, var paraudāt. Super, lieliski. Redzu zīmītes, jau daudzas redzu. Ja gribat teikt kādu vārdu, Zoomā ir tāda lieta, ka tad, kad runā viens, pārējos nedzird. Un titreiz jāstāv pēc vārda rindā, lai tie vārdi nepazūst. Tad var pacelt roku, un tad, ja jūs paceļat rociņus raised hand, tad tas ekrāniņš nostājas pats pirmais, un tad es redzu, kādā kārtībā ir jādod vārds. Es ļoti ceru, ka diskusijas būs jautras, un tās rociņu rindas te būs garas. Pēc tam rociņu atkal tieši tādā pašā veidā var nolaist. Ja vajag ātri runāt, parasti notiek tā, ka arī, lai nebūtu katreiz jāmeklē, kur tad man tās kamera, kur tad man ir jāieslēdz mikrofons, vajadzētu būt, ka tikai piespiežot starpsitienu zīmīti ekrānā to garo taustiņu, mikrofons ieslēdz, palaižot vaļā, mikrofons izslēdz. Es pirms brītiņa mēģināju, man nestrādāja, bet normāli parasti viņš tā strādā. Tā kā arī var paskatīties, notiek vai nenotiek, ieslēdzas vai neieslēdzas mikrofons. Redzu, ka viens nemēģina šobrīd, bet ok. Labi, tad es rādu arī savas bildes. Mums ar Taņu ir gana daudz sagatavotais materiāls. Tā vajadzētu būt, ka jūs tagad redzat viņu pareizā formātā. Līdz ar to mazās sējiņas ekrānā paliek mazāk redzamas, bet jums ir iespēja izveidot, paskatīties, kādā formātā jūs augšā punktiņos jūs varat ielikt dažāda, vai tikai runātāju redz, vai visus redz, vai redz strīpā, vai redz kā citādi. Tur ir atkal iespēja pamainīt to skatu, lai jūs varētu vairāk vai mazāk ieraudzīt dažādus kolēģus, kuri ir vai nav ar kamerām. Nu labi, tad Taņa, esam gatavi startēt? Esam gatavi. Esam gatavi startēt.
Tad par pārmaiņām un par komunikāciju, jā, un Mudīte jau arī teica, komunikācija patiešām ir lieta, kura, nu, es teiktu, ir viena no svarīgākām, un kura arī rada vislielākos pārpratumus, un ir tīpaši tajā brīdī, ja kaut kas mainās, tam ir īpaši liela nozīme. Par ko tad šodien kopumā runāsim, runājot par komunikāciju, par pārmaiņu veidiem kā tādiem? Nu, ko tad vispār mēs saprotam ar pārmaiņām? Kāda veida pārmaiņas ir iespējams? Un vai komunikācija, atšķirībā no tā, kāds ir pārmaiņu veids, ir atšķirīga? Gana daudz likšu uzsvaru uz to, ko mēs katrs pats personīgi jūtam, jo redzēju arī sarakstā pēc tā, cik daudz un dažādi dalībnieki ir pieteikušies, saprotu, ka arī pārmaiņu daudzums var būt citādāks, bet mēs katrs mēdzam pārdzīvot pārmaiņas un cilvēcisko pusi neviens nav atcēlis. Līdz ar to mēs arī parunāsim par to, kā cilvēku reakcijas izpaužas pārmaiņās, kas vadītājiem ir jāņem vērā, un kā mēs caur šīm pārmaiņām un to, kā cilvēki komunicē, varam ieraudzīt, kurš tad būtu visīstākais palīgs komunikāciju laikā. Un mazliet parunāsim arī, kāpēc cilvēkiem ir un kas ir jāstāsta par pārmaiņām. Un varbūt arī pašās beigās, nevis varbūt, bet tā būtu viena no lietām, ieraudzīt, kādi ir galvenie soļi tādā pārmaiņu ciklu nodrošināšanā. Pie tam es centīšos, neatkarīgi no tā, vai jums ir vai nav mikrofons, es centīšos gana interaktīvi darboties un aicināšu arī jūs pašus iesaistīties. Bet kas tad mēs ar Taņu tādas esam? Es esmu Sandra Liepa, man ir sava privāta prakse ar nosaukumu Dari viegli. Un tad, kad es ieraudzīju Taņu, tad Taņai ir par dzīvot viegli, te mums tāda par vieglumu tā dzīve notiek. Es esmu certificēts geštāla terapijas speciālists un pēdējos 3 gadus arī darbojos kā terapijas speciālists. Darbojos arī kā pasniedzēja, bet arī tikai pēdējos 3 gadus. Pasniedzējis esmu jau gadus no 2007. gada kā profesionāls lektors, un darbojos dažādās arī organizācijās, bet pirms tam ļoti lielu dzīves daļu strādāju kā personāla vadītāja ļoti dažādos organizācijās, gan kuģniecībā, par kuģiem, balzamā, par alkoholu, auditoru kompānijā, Cido ar alu, Latvijas ekspresijā ar vilcieniem, Latrapsijā traktoriem, tādas sievišķīgas, pamatīgas profesijas. Bet tā mana pamatlieta ir bijusi tā, ka es esmu visās uzņēmumos gājusi kā tāds pārmaiņu aģents, jo lielākoties ir bijis tieši jāveic pārmaiņas, un manuprāt, tā pieredze tajā pārmaiņu, un tāpēc man ir aicinājuši, ka esam pieredze tajā pārmaiņu vadībā, ko tu tur varētu arī darīties. Jā, ja runā par izglītību, tad man ir maģistra grāds biznesa vadībā, bakalaura grāds ekonomiskajās starptautiskajās attiecībās, un padomu laikā tāda senatā vēsture man arī ir grāds pedagoģijā un bioloģijā, bioķīmijā. Esmu ļoti daudz mācījusies un darbojusies par to, kā strādā cilvēku, un viena no tām pirmajām lietām, kas ir bijusi, es mācījusies saprast, kāds ir dabiskā cilvēku uzvedība dažādos veidos. No tā tad ir izaugušas arī manas interese par to, kā cilvēki darbojās. Vēl vairāk esmu mācījusies, kā varētu ar cilvēkiem sadarboties, un tas ir bijis coachings, ar to man atkal ir licies par maz. Un tad es arī esmu mācījusies geštāla terapiju, man likās vēl vairāk vajadzētu strādāt ar cilvēkiem un saprast, un to es esmu darījusi gan Pēterburgā, gan Latvijā. Īsumā par mani, varbūt ir kāds jautājums. Labi, tad vārds Taņai. Jā, paldies, Sandra. Tātad es pēc izglītības esmu certificēta uzturas speciāliste, un būtībā karjeras sākumā arī strādāju kā uzturas speciāliste, bet jau vairāk par 9 gadiem es vadu uzņēmumu. Esmu uzņēmuma īpašniece, īstenībā vairāk uzņēmuma īpašniece, un šodien mana loma būs tāda, ka Sandrai būs tāda vadoša loma, vadīt šo lekciju, sniegt to informāciju, un es varbūt vairāk tāds no praktiskas pieredzes dalīšos ar savu pieredzi pārmaiņu vadībā, kā arī es palīdzēšu Sandrai tieši grupu darbos, es palīdzēšu jums radīt to diskusiju tajā istabā. Un tā, nedaudz arī par manu izglītību, tātad ir Stradiņu universitāte. Un tad, protams, es gājusi arī dažādos kursos, un pēdējais, kas man palika tāda atmiņā, kas arī šeit ir atspoguļots, ka ir RBS
pieredze mini MBA programmā, kuru es pabeidzu, un arī Kicā īstenībā esmu arī gājusi kursos un iespējams arī pie Sandras kādreiz. Un ikdienā uzņēmums, ar kurā es strādāju, tātad nodarbojos ar veselības veicināšanas projektiem. Mēs vādām dažādus projektus, bet visi mūsu projekti ir saistīti ar slimību profilaksi vai veselību veicināšanu. Un pēdējais no mūsu tādiem lieliem produktiem ir svara samazināšanas platformā Dzīvo vieglāk, kura tapusi kā ar sociālu grantu palīdzību, jo Sija Unklēt ir sociāls uzņēmums. Un mēs izveidojam tādu platformu, kurā ir iesaistīti ļoti daudzi speciālisti, gan uzturu speciālisti, gan certificēti sporta treneri, gan arī certificēti psihoterapeiti un psihologi. Un tās programmas mērķis ir sniegt tādu kvalitatīvu produktu Latvijas iedzīvotājiem latviešu valodā, lai būtu arī opcija ne tikai, jo šobrīd mūsu jomā, diemžēl, ir ļoti daudz šarlatānu, visādi nutriciologi ar 3 mēnešu kursiem piedāvā, un mums doma bija izveidot kaut ko tādu kvalitatīvu, bet arī pateicoties grantam, tā cena ir diezgan pieejama Latvijas iedzīvotājiem. Un tas ir mans tāds pēdējais projekts. Paldies! Paldies, Tatjana. Tagad ir iespēja saprast, ko vēl varētu pēc šī kursa izmantot un kādus speciālistus varētu atrast. Par mums tā kā esam pastāstījuši, un es domāju, ja mums ir pieteikušies krietni daudz cilvēku, kā mēs varētu iepazīties. Un iepazīšanās mums savstarpēji varētu notikt šādi, ka šeit ir mentimetrs. Jūs varat ievadīt, paņemt jebkuru savu ierīci, vai nu tas ir uz datora, vai nu tas ir telefonā, un ja jūs vienkārši ierakstiet menti.com, var ievadīt, reku šeit ir cipariņi 5990 4220, vai vienkārši ar telefonu šobrīd no ekrāna jūs arī varat noskenēt QR kodiņu. Un es tūlītās arī parādīšu otru ekrānu, tur būs daži jautājumi. Vienu mirklīt, es tūlīt parādīšu mūsu mentimetru. Un ceru, ka jūs jau esat tā, kas man tagad notiek. Ok. Es tagad, tā, jūs redzat? Jā, mēs redzam, varbūt atkārtojot vēlreiz, vai Terzētavā to kodiņu ielieciet. Jā, 5 Terzētavās var jums kodiņu. Jā, reku te kodiņš arī uz ekrāna ir redzams. 5990 4220. Varbūt tu vari uzspiest to krustiņu pie kontenta, lai viņš aizvērās, un tad lielāks ekrāniņš būs, ne? Tur redzi, tagad es... Kur kontents, jā, vat kur, ne, tur kontent, zemāk, jā, šeit. Jā, tagad redzēt. Jā, es redzēšu jūsu atbildes tikai, un es arī neredzu pilnu ekrānu, neredzu. Jā, vajadzētu būt, kad teklīdz jūs atbildat. Kā jums ir atbildi? Šeit ir arī skala, jūs varat atbildēt, redzu jau rezultātus. Mēs varētu lieliski redzēt, kas notiek kopumā šobrīd mūsu grupā, draudzīgajā. Man ir iespēja ieraudzīt, cik ir liela jūsu pieredze pārmaiņu vadībā, vai jums ir bijusi piedalīšanās kursos, vai esat atbildīgi par pārmaiņām, vai jums ir regulāri jākomunicē ar daudziem. Visi tie, kas šobrīd 5 ir atbildējuši ar pārmaiņu, 1 ir atbildējis pārmaiņu procesā, cik esat gatavi piedalīties vai gribat tikai paskatīties, tad es arī saprotu, vai man jūs ir kādā veidā jāmudina atbildēt. Es redzu, cik daudz cilvēki atbild, bet es neredzu, ko jūs atbildat, tā kā atbildes ir anonīmas. Šobrīd redzu tikai vienu atbildi. Divas atbildes, bet mēs te esam krietni vairāk kopumā. 17, es gribētu vismaz 8 atbildes, lai puse ir nobalsojusi. Tā kā lūdzu, kolēģi, atveriet telefoniņus, ierakstiet menti.com, ievadiet kodiņu un būs ļoti ātri, iespējams ļoti viegli vienkārši ar pirkstu ielikt savu atbildi.
3, 4 atbildētāji, 5, lieliski, 7, ideāli, 8, vai varam vēl vairāk? 9. Aha, re, īkšķīts arī 10, super. Re, kā process ir aizgājis, man prieks. Un redzu, ka tiešām tēma ir aktuāla šobrīd pārmaiņu procesos. Organizācija atrodas gatavi piedalīties. Yes. Tiem, kuriem ir konkrēti jautājumi, es arī aicināšu pajautāt, jo tad mums ar Taņu būs gan viegli noorientēties, kas ir tieši tās lietas, kas jums interesē. Jā, pārmaiņas izskatās visiem ir labi zināmas un pazīstams. 12 no 17 mums ir atbildējuši. Un esat gatavi dalīties. Man liekas, arī tā ir pati pieredze pārmaiņu vadībā arī ir. Ok, varbūt vēl vienu atbildi, un tad mēs slēdzam šo logu ciet. Ir arī cilvēki, kas saka, šodien padzīvosies fonā un tikai pakastīsies no malas, kā tas izskatās. Arī labi. Nu, labi, atbildes vairāk nenāk. Man tad ir vēl viens jautājums. Varbūt tiem tālāk ir iespējams nākamajā logā ierakstīt savu jautājumu. Tie, kas teica, ka ir kāds konkrēts jautājums. Vai, ja ir ērtāk, mēs varam ierakstīt arī jautājumu čatā. Un tad es varētu paskatīties, kā tas jautājums izskatās. Rakstam čatā, ieliekat kādas zīmītes. Kaut kur, lai es redzu, kādas ir jūsu domas. Ok, paldies. Es aicināšu tad ierakstīt čatā savus konkrētos jautājumus. Tie, kas teica, ka ir konkrēti jautājumi, kur gribu saņemt atbildi, tad pilnīgi daudz vieglāk būs tavs jautājums mums arī ieraucīt. Paldies jums par dalīšanos. Super. Šis mums labi izdevās. Tad tagad atkal redzat manu ekrānu, un šis ir jau jautājums, par kuru tad es atkal gribētu jums pajautāt. Ja jūs sakat, visi teica, lielākā daļa teica, ka pārmaiņas organizācijās notiek. Kas ir tās pārmaiņas, kas notiek jūsu organizācijā? Un kādas ir tās sajūtas, kad iet runa par pārmaiņām? Kādas sajūtas rodās? Vai runāsiet, vai man izsaukt kā skolā, vai dalamies grupās? Dara jūsu iesaisti atkal šobrīd? Redzu, ka parādās čatā. Tā, redzu par sajūtām. Paldies, Ingūna. Ingūna saka, ka tā ir nedrošība. Aha, taisnība. Vai ir kādas vēl sajūtas? Jā, var arī droši no vietas teikt, jo reku pie vārda šobrīd neviens tās speciāli neraujās, tā kā. Aha, bailes. Jā, Mudīt, bailes no kā? Jā, no tām pašām pārmaiņām. Kas notiek pārmaiņās? Kas rada tās bailes pārmaiņās? Kas notiks, ja mainas pārmainīsies? Tāda izsišana no ierastajām sliedēm, laikam. Man kaut kas būs jādara citādāk. Mainās ieradumi. Es to, labi, redzu Man vēl čau. sava pieredze, man tas uzreiz tāds izaicinājumu rāda, ka es gribu tikai izaicināt sevi un nevis tā kā bailes, bet, jā, bet tā ir arī, tā ir zināma izkāpšana no komforta zonas, vai ne, būtībā pārmaiņas, un man liekas, ka cilvēki atšķirās un ir tie, kuriem patīk, un viņu komforta zona ir nepārtraukta izkāpšana no komforta zonas, un varbūt esmu no tiem cilvēkiem, jā. Cik interesanti, ir arī, man vajag izaicinājumu, tas ir tāds priecīgs satraukums, vieniem ir bailes, redzu, kad ir arī varētu būt bailes par štatu samazināšanu, kaut kas notiek, man nebūs vairāk darba, un zaudēt darbu ir gana liela trauma, tīpaši es pats nevēlos to mainīt, bailes no nezināmā, pilnīgi noteikti, noliegums par to, ka nē, es negribu nekādas izmaiņas, neskaidrība par nākotni, jā, Jā, paldies tiem, kas ir atbildējuši. Varbūt ir vēl kāda atbilde, kas saistās ar pārmaiņu sajūtām. Liekas, mēs runājam par pārmaiņām organizācijā, kur visam ir jānotiek kaut kādā noteiktā veidā, un tad tāds jautājums par sajūtām, un sajūtas ir dažādas, daudz nezināmā, daudz bažas. Tas ir tas, kam ir jātiek pāri, lai vispār varētu runāt par jebkādām pārmaiņām organizācijām.
Ja es skatos uz pārmaiņām kopumā, un ko tad saka gudrie cilvēki par pārmaiņu definīciju, un kas tad ir tās pārmaiņas, tad pārmaiņas var raksturot dažādi. Tas ir process, pārmaiņu vadīšana ir process, kas ir nepieciešams, lai sasniegtu organizācijai vēlamos izmaiņu rezultātus, sasniegt vēlamos rezultātus vai mazinātu negatīvas blaknes. Bet mēs tieši runājam, tad, kad ir bailes, tad, kad ir nedrošība, tad tās blaknes ir tieši tā baiļu sajūta. Tam tā kā vajadzētu novērst šīs bailes un bažas, jo mums kā organizācijai ir jāizdzīvo. Ja runā vēl par pārmaiņu vadīšanu, tad kas vēl ir pārmaiņas? Strukturēta pieeja individu, komandu, organizāciju pārējai no viena stāvokļa uz nākotnē nākamo vēlamo. Tātad visiem ir jāpāriet no viena stāvokļa uz otru. Un mēs arī var pārmaiņas, man pašai laikam šī definīcija patīk vislabāk. Pārmaiņu vadīšana ir rīku, procesu, prasmju, principu, kopumu pielietošana. Rīki, procesi, prasmes, principi, pretējo parādās arī citi vārdi. Pārmaiņu cilvēcisko aspektu vadīšanā, ne par velti sāku par sajūtām, jo pārmaiņās vai nu cilvēki pieņem vai nepieņem, jo nevienas cits pārmaiņas pašas par sevi nenotiek. Vai nu cilvēki darbojās šajās pārmaiņās vai nenodarbojās. Līdz ar to tas cilvēciskais aspekts, acīm redzot, ir pats pirmais. Organizācijas nemainīsies, ja cilvēki nemainīsies. Un tad mums ir jāvada šie cilvēciskie aspekti, lai panāktu pārmaiņu projektu vai iniciatīvas nepieciešamo iznākumu. Mēs atgriežamies pie tā, ka cilvēki ir tie, kas iznes pārmaiņas un vada pārmaiņas. Kas tad tajā pārmaiņu procesā kopumā, tur tajās lietās notiek? Kas vispār dzīvē notiek ar esošajām pārmaiņām vai pārmaiņām kā tādām? Ja es paskatos uz pārmaiņām, tad kas tad tās pārmaiņas nosaka? 17. gads, 18. gadsimts, industrializācija, amatniecība. Cilvēki sāk no laukiem nākt uz pilsētām. Veidojās pirmie uzņēmumi. Rodās tāda urbanizācija. Es teiktu, pirms industrializācijas rodas urbanizācija, kad cilvēki nāk no laukiem, jo laukos ir grūti, veidojās ražošanas iekārtas, amatnieki darbojās. Eiropā jau notiek industriālā revolūcija. Iespējams, esat arī redzējuši filmu vai muzikālo gabaliņu par, kā tur bija, nelaimīgie vai pamestie, man liekas, arī Latvijā ir, kur var redzēt arī, kā Francijā pirmo reizi notiek šīs lietas ar smagām mašīnām, sievietes strādā un ņemās un darbojās. Un cik interesanti, arī jau 18. gadsimta, 19. 18. gadsimtā parādās pirmās arotbiedrības, kas sāk aizstāvēt cilvēku tiesības. Un parādās, ka cilvēkiem, tās visi milzīgas pārmaiņas, tās vairs nav tikai tādā individuālā līmenī, bet cilvēki ir tie, kas šajās pārmaiņās iesaistās. Ja mēs paskatāmies uz 19. gadsimtu, tad zemnieku brīvlaišana, Latvijā tas ir tikai ap 19. gadsimta vidu, bet ir jau pietiekami daudz rūpnīcas. Lielie visi zinātniskie atklājumi pārmaiņas ienākot elektrībai. Tās ir milzīgas pārmaiņas, kurām mēs runājam par izdegšanu, mēs runājam par nogurumu, mēs runājam par noteiktiem laikiem, bet tikai nepilnus, es nezinu, cik ilga elektrība ir, cik mēs pazīstam 100 gadus. Un mēs dzīvojam mākslīgā gaismā, nemitīgi. Mēs piespiežam sevi dzīvot citā ritmā. Ne par velti mēs mēdzam nogurt ātrāk nekā varbūt tas būtu vajadzīgs, un pavasarī ir lielais uzrāviens. Pēc Otrā pasaules kara, sabrūkot Berlīnas mūrim, kad pasaule ir atvērtāka, parādās globalizācijas procesi, pieejamāki lidojumi. Mēs parādās internets, kas ir milzīgs ar attīstības pastūmējis uz priekšu. Iedomājieties, pirms 30 gadiem pateikt, ka katram omītim un bēbītim būs telefons, es taču smietos vēdu ar turēdām tajā laikā. Un tās ir atkal pārmaiņas, kas mūs it kā dzen uz priekšu. Kas būs nākamais? Droši vien mākslīgais intelekts, jauna enerģijas veidi. Un tās ir atkal lietas, ar kurām mums nāksies sadarboties. Un mums nāks pielāgoties. Man nāks pielāgoties, kā savā profesijā izmantot mākslīgo intelektu. Un ja es to nedarīšu, mani konkurenti man apsteigs.
Ja es to nedarīšu, es varēšu teikt, ka pasaule ir sajukusi prātā, bet man ir jāmainās, lai es varētu pieņemt šīs lietas. Man ir jāpārvar sevi un jāatver ChatGPT un jāsaprot, kā tu tagad ar viņu sarunāties. Līdz ar to arī jebkuras veida pārmaiņas skar katru mūsu individuāli. Lai ko mēs arī par to nedomātu un neskatītos. Un te man atkal ir jautājums jums. Kas nosaka pārmaiņu nepieciešamību jūsu uzņēmumā, jūsu dzīvē? Nu, droši vien, ka ierakstam čatā un pēc tam skatīsimies, varbūt nākamajā dalāmies arī grupās. Bet es aicinu arī runāt skaļi. Droši slēgt mikrofonus un runāt. Taņa jau minēja par tām lietām, kas rada pārmaiņas arī. Nu, manā gadījumā noteikti kā uzņēmēji tie ir klienti, tie ir sabiedrības pasūtījums būtībā, pieprasījums. Tas ir pirmais, un otrs ir mūsu uzņēmumu ļoti, mums ir svarīgi, tā teikt, justies labi mūsu vidē. Un mans mērķis vienmēr ir bijis, lai man ir forši darbā, un lai arī darbiniekiem ir forši. Un tas pārmaiņas arī, kā mums uzlabot savu vidi, tā, lai mums ir forši darbā. Un arī tas pārmaiņas, kā efektīvāk strādāt. Man arī tas arī ir tā lieta, ar kuru tādēļ arī notiek tās pārmaiņas. Ludmila raksta, ka arī likumdošanas izmaiņas. Jā, arī likumdošanas izmaiņas nosaka to, ka mums ir noteikti jāmainās. Organizācijas un kopējās sabiedrības attīstības tendences. Jā, mēs nestāvam uz vietas, pilnīgi noteikti mainās, sabiedrība mainās, mūsu domāšana mainās, mūsu pieeja mainās. Tie kolēģi, kuri ir neraksti čatā un tie, kuri ir bez kamerām, ielieciet kādu zīmīti, ka jūs esat šeit. Vismaz. Paldies, Maija. Labi, Maija, varbūt jūs varat pastāstīt kaut ko, kas vēl nosaka pārmaiņu nepieciešamību. Ilona arī ir šeit, Mihails ir šeit, forši. Mihail, kas nosaka nepieciešamību, jūsuprāt, vēl pārmaiņām? Es, diemžēl, tiku pieslēgts uz semināram. Labi, forši, paldies jums. Aktīvi nerunājamies. Labi, būs citi mehānismi, lai varētu runāties. Ejam tālāk, kas tad ir par pārmaiņām. Pārmaiņus nosaka ļoti daudzi faktori. Vienas no lietām individuālās pārmaiņas, kas ir saistītas arī ar paradumu maiņu. Kādus ir ikdienas individuālie paradumi? Vai es no rīta vingroju vai nevingroju, vai es lietoju telefonu vakarā vai nevietoju, vai es eju uz darbu ar kājām vai sāku braukt ar riteni. Un es teiktu, laikam šis ir viens no vissarežģītākajiem posmiem mainīt individuālos ikdienas paradumus. Jo tām lielajām lietām jau tā ir skaidrs mūs piespiež, bet kā es pats varu sev mainīt savu paradumu? Ja mums laiks atļaus beigās, tad arī būs viens uzdevums par individuālo paradumu maiņām. Vēl viena no lieta, mēs arī mainamies. Mainās ģimenes stāvoklis. Es varu būt attiecībās, varu nebūt, var piedzimt bērni, bērni var sākt mācīties, bērni var aiziet no ģimenes. Arī tās ir izmaiņas manā dzīvē, kas stiprā mērā ietekmē to, kā es darbojos, vai es vairāk laiku veltu darbam, vai man ir vajadzīgāka, mierīgāka vai straujāka vide. Izmaiņas ir arī manās zināšanās. Izmaiņas ir tehnoloģija lietošanā, domāšanas veidā, tieši tā kā Birut arī teica. Varbūt organizācijas pārmaiņas, redziet, pārmaiņu veidi ir ārkārtīgi dažādi. Iestādes līmenī, sabiedrības līmenī un arī globālās pārmaiņas. Globālās pārmaiņas Covid laikā mēs redzējām visspilgtāk, man liekas, tas mūsu paudzē tik spilgt uzskatāms piemērs, cik ātri arī tehnoloģijas ienāca, kā kopumā mēs spējām mainīt kādus noteiktus globālos paradumus. Un tagad es aicinu mazliet pievērst jūsu ekrānam un paskatīties uz manām bildēm. Iedomājieties situāciju, kad jūsu organizācijas vadītājs, es teikšu pārnestā nozīmē pilots, galvenais un vadošais, saka, viss ir pārmaiņas, lecam ārā, viss ir slikti. Mums ir fiksi jāmainās, lai lidmašīna nenokrīt. Jūsu sajūtas?
Aha, redzu to, kurus redzu smaidiņus, citi var ielikt savas sajūtas tajā brīdī. Nu, tas ir tieši tā kā dzīvē. Pasaka, viss, mums ir pārmaiņas, viss tagad reku katram viens izpletnis rokās un visi tūlītās metamies pārmaiņās. Protams, tā komunikācija notiek tik skarbā veidā. Es gan nevienu sajūtas zīmīti šobrīd ekrānā neredzu, bet mums ir gan skaidrs, ka tās bailes vai tā neziņa vai tā neizpratne ir gan augsta. Bet tad tā komunikācija var kļūt maigāka. Te var parādīties ziņa par to, ka būs ļoti skaisti. Tev būs tāds milzīgs piedzīvojums, un apakšā būs skaista zaļa pļava, un mēs tur redzēsim, cik skaistas ir zilas debesis. Un vispār tas būs tāds fantastisks ceļojums, kas notiek ar sajūtām. Tā uzticēšanās līmenis patiesībā tāds baigi augstais nav. Nu, varbūt tur ir kaut kas interesants. Nē, nu vispār nevienmēr viss sanāk. Ne jau vienmēr visi tie izpletņi atplišās, bet kopumā nu, tev būs lielisks iespējas. Baiļu sajūta pieauga. Un vispār to var ik viens. Tas ir baigi vienkārši. Visi ir mainījušies. To pat bērni var izdarīt. Nav nekāda problēma. Kas notiek ar jums? Vai jūs pasakojat līdzi savām sajūtām? Un tad, protams, mēs saņemam dušu un lecam. Nu, saka, ja jau vajag, tad vajag. Nav variantu. Nu, tad kā nu mākam, tā mēs arī to darām. Bet varbūt arī citāda pieredze, kuru mums saka, klausies, būs pārmaiņas, mums daudz kas ir jāizdara, mēs nonāksim tur un tur, bet tu nebūsi šajā procesā viens, tev noteikti būs atbalsts un palīgs, tu vienmēr varēsi paļauties, mēs būsim visi kopā, mēs sasniegsim jaunās lietas. Kur jūs redzat galvenos atšķirības starp krīzi un pārmaiņām? Kā jūs redzat, kas tad ir tās galvenās lietas, kas ir krīzē un kas ir pārmaiņās? Kas ir tas veids, kurām vajadzētu būt tādām pašām svarīgākajām, lielākajām atšķirībām? Un šeit gan es tagad aicināšu sadalīties grupās. Tūlīt Taņa mums arī palīdzēs. Es atstāšu jautājumus redzamus, tad, kad jūs būsiet grupās, atstāšu jautājumus redzamus, lai jūs redzat, un kādas dažas minūtes parunāties. Tad, kad jūs būsiet mazajās grupās, droši padalieties, no kuras organizācijas jūs esat, kā notiek jūsu pārmaiņas. Un pēc tam, kad atgriezīsimies atpakaļ lielajā telpā, es lūkšu vienu no mazās darba grupas padalīties ar to, kādas atbildes tad jūs atradāt uz šiem jautājumiem, par to, kādas tad ir atšķirības starp krīzi un pārmaiņām, un kādus pārmaiņu veidus jūs tad patiesībā šeit arī saskatāt. Vai esam gatavi dalīties grupās, Taņa? Mēs esam gatavi, tad jā, varam tad? Jā, tad arī jūs tiksiet automātiski sadalīt grupās. Es ceru, ka visi tur, kur ir, vēl pirms dalāmies grupā, ielieciet zīmīti, ka jūs esat šeit, tie, kuri ir bez bildītēm. Lai gadījumā kādu ziņu padodiet, ieslēdziet, izslēdziet mikrofonu, ielieciet īkšķīti. Nu, es ceru, ka jūs esat šeit, ja ne, tad mēs iesim grupās, paskatīsimies tā, lai nav tā, ka pēkšņi tur ir tikai melnie ekrāniņi. Labi, tad došamies grupās. Mums kopā ir 4 grupas, un šobrīd ne visi ir iegājuši tajās. Tad tūlīt apskatīsimies, kas visi nav aizgājuši uz grupām, nav pieslēgušies, tad es pieņemu. Tā, tad mēs paskatāmies, tagad grupās ir pa vienam tie cilvēki. Jā, tad saucam, atklāsim grupas ciet, un cilvēki atgriežās, jo es redzu, ka nepievienojās. Labi, tad runāsim ar tiem, kuri šeit ir uz vietas, diskutēsim ar tiem, kuri ir redzami un dzirdami. Slēgt grupas, jā? Jā, tad mēs slēdzam grupas tie. Atgriežamies. Aha, tur minūte tagad, labi. Līdās cilvēki arī atgriezīsies atpakaļ. Tad būs jādod vārdu studenti.
Man liekas, tagad ir atpakaļ. Jā, tūlīt arī būs atpakaļ cilvēki. Labi, tad dalāmies tepatās ar tām lietām, kur tad ir tā lielākā atšķirība starp pārmaiņām. Tā, ir visi atpakaļ, neredz visi, nav, man liekas, visi atpakaļ. Vismaz cilvēku skaits ir mazāks. Es domāju, tā dalīšana grupās varbūt cilvēku drusku nobiedē, un viņi uzreiz pamet semināru. Jā, Jo tas tad, jā, varbūt tad ir vieglāk arī kaut Jā, kādā tad mēs tādā ir slēgtākā jāpamēģina. veidā jautāt, jā. Jā, ir jāpamēģina. Redzu, paldies, redzu arī čatā parādās riski, jaunas iespējas. Aha, labi. Tā, labi, nedalīsim grupās, bet padododiet ziņu, kas ir šeit. Kur ir šeit uz vietas? Studenti ir? Kas ir labi? Aha. Traki cilvēki neiesē. Labi. Tad liela nozīme komunikācijai, pilnīgi noteikti. Komunikācija ir viens no atslēgas vārdiem, lai kas tas arī nebūtu. Manuprāt, tā liela atšķirība ir tā, ka pārmaiņas ir tāds varbūt kaut kas tāds plānots, vadīts process, un krīze tas var notikt tā kā pēkšņi, un mēs tādā haosā varbūt, bet pārmaiņas tas ir tāda strukturēta, mēs redzam to mērķi, mēs mērķtiecīgi ejam uz to mērķi, un tad attiecīgi tā varētu būt tāda drošības sajūta lielāka nekā pie krīzes. Es tā to atšķirību. Krīze savā ziņā ir vieglāka, jo no tā aspekta, ka tur mums nav variantu, mums ir jārīkojas, jo mēs esam jau tajā punktā. Pārmaiņas, tas var būt kaut kur tālu, mēs zinām, ka mums ir jāievērš, bet mums nespiež nekas to darīt tagad, un mēs vienmēr ir gatavi atlikt varbūt. Arī tā atšķirība no krīzes. Jā, pilnīgi noteikti. Krīzē mums ir jārēģē, vai mēs to gribam vai nē. Jo tur nav variantu, mums tā ir vienkārši, tur ir reakcija, tur nav nekāda plānveida darbība. Savukārt pārmaiņas mēs varam plānot. Atkarībā tikai no pārmaiņu veida, viņas var būt vai nu vairāk piespiedu vai mazāk piespiedu veida. Jā, un Birute raksta, ka ir jāmaina domāšanas veids un ir nepieciešams adaptācijas process. Un liela nozīme ir komunikācijai. Jā, pārmaiņas ir arī jaunas iespējas, bet pārmaiņas ir arī jauni riski. Nešaubīgi, ja mēs nezinām, jo tur tas nezināmais momentiņš vienmēr paliek, kā tad tur labi lietas iztīsies. Labi, tad es atgriežos arī pie prezentācijas un skatāmies, kas tad ir atšķirības starp pārmaiņām un krīzi un kādus pārmaiņu veidus tad mēs varētu ieraudzīt. Un, ja mēs skatāmies uz pārmaiņām, par krīzi un pārmaiņām, mēs tur skatījāmies, krīzē mēs vadām, krīzē mēs reaģējām, pārmaiņas mēs varam vadīt. Un te laikam ir tā lielākā atšķirība par šīm lietām. Un kur tad šīs krīzes reakcijas un pārmaiņu veidi mainās? Ja mēs skatāmies uz pārmaiņu veidiem organizācijā, tieši tā kā Tatjana teica, pārmaiņas var būt plānotas. Un ko tad mēs plānojam? Mērķtiecīgi. Mēs varam uzlabot organizācijas efektivitāti. Mēs varam plānot kādus struktūrālus izmaiņas. Mēs varam rēģēt uz ilgtermiņu strateģiskiem mērķiem. Mēs zinām, ka mums ir jākļūst kādam labākam savā nozarē, vai kas tas arī nebūtu. Mēs plānojam, kādā veidā to izdarīsim. Restruktūrizējam organizācijas, piemēram. Radam jaunas programmatūru ieviešanas. Mēs zinām pa soļiem, kurš cik daudz kādā veidā to izdarīs. Mēs attīstam jaunus pakalpojumus, citādi mēs nevaram izdzīvot. Mēs redzam jaunus darba procesu ieviešanas nepieciešamību un daram to soli pa solim, atbilstoši iespējams savam tempam, savam plānam, ik pa laikam pārskatam, kā mums ir labi veicies. Rūpīgi izplānotas un īstenotas, lai maksimāli mazinātu negatīvo ietekmi uz organizācijas darbību, tā ir viena no lietām, kad notiek šīm plānotām pārmaiņām. Protams, pārmaiņas var būt arī netik saplānotas, bet ko nosaka kāda operatīva nepieciešamība. Mēs redzam, ka kāds darba process pēkšņi nestrādā. Vispār nemaz. Vai strādā vāji, un mēs šobrīd nevaram ar šo labi darboties. Mums tas ir jāmaina. Vai parādās operatīvās problēmas.
kādas noteiktas lietas, uz kurām arī, es teiktu, mēs ne tik ļoti plānojam, mums jau kaut kādā mērā ir jārēģē, jo pretējā gadījumā mēs nevaram būt konkurētspējīgi. Mums ir jābūt reakcijai uz kādiem neparedzētiem notikumiem, bet mēs vēl neesam krīzes zonā. Kāda tas izskatās? Piemēram, mums ir jāpielāgojas pieprasījumu svārstībām. Vakar bija ļoti daudz cilvēki, kuri mums bija klienti. Šodien mums atnāk 3-2, un mums ir jāsaprot, kādā veidā visoperatīvāk atbilstot, lai netērētu savus resursus. Mēs saprotam, ka ir cilvēki, kuri nesniedz atbilstošu darba sniegumu. Mums ir jāpieņem kādi noteikti mēri, jādarbojas ar kādām noteiktām lietām, lai varētu šo cilvēku darba sniegumu ātrāk uzlabot. Iespējams, jāsūta cilvēku mācīties. Bet tā arī jau būs vairāk reakcija uz kādu noteikumu. Mēs varam plānot mācības, ļoti apzināti saprotot, ka nākotnē būs vajadzīgas jaunas prasmes, jaunas tehnoloģijas, bet mēs varam reaģēt, saprotot, ka, ja mēs šonadēļ kādu apmācīsim, tad nākamdēļ iespējams strādās labāk. Vai mums jāveic korekcijas arī, klienta apkalpošanā, pieņemšanā? Tas ir arī tādi ātri īstenojamas lietas, lai saglabātu organizācijas darbību. Tas jau vairāk, tā kā ir, mēs neesam vēl krīzes, mēs neesam tādā izmisuma situācijā, bet tomēr mums ir jāspēj jau reaģēt. Un tas vairs nav tikai plānot, bet atbilstoši reaģēt. Un tad, protams, ir tie pārmaiņu veidi, kas ir ātrās pārmaiņas, kas ir jau tuvu šim krīzes elementam, uz kuru tad arī ir jādarbojās un jāpievērš uzmanība. Tie ir ārējie faktori, kas ietekmē organizāciju, bet kurus mēs paši nevaram kontrolēt. Ja iepriekšējā situācijā, kur ir šīs operatīvās pārmaiņas, mēs kontrolējam situāciju un nosakam, kā mēs rīkosimies vai nerīkosimies, tad pat šie ārējām pārmaiņām mums nav iespēja tos ietekmēt pašiem, mums ir jārēģē uz to, kas notiek ārpusē. Proti, tirgus mainās. Likumdošanas izmaiņas, kuras jūs arī jau minējāt, kuras mainās. Notiek tehnoloģijas, jaunradas, meklējumi. Atkal es pieminēšu to pašu Covid laiku, kad bija viskaidrāk un vispilgtāk redzams, kādas lietas mainās. Ekonomikas izmaiņas ļoti straujas. Mēs redzējām, kas notika ar inflāciju, un lai saglabātu savus cilvēkus, mums bija arī jāspēj reaģēt uz šiem cilvēkiem. Valsts politikas maiņas, uz kurām mums ir jārēģē. Un tas notiek, ka šajā gadījumā mums arī ir jāsaprot gana labi, kāda veida pārmaiņas organizācijā, kurā brīdī notiek, un atbilstoši noteiktām pārmaiņām tās arī jākomunicē un arī jāvada. Līdz ar to tas reakcijas ātrums katrā gadījumā būs savādāks, un arī pieeja organizācijā šīm pārmaiņām var būt atšķirīga. Ja mēs runājam par ārējām, piemēram, jauni pieprasījumi, krīzes situācijas, ļoti straujas tehnoloģiskās izmaiņas. Tad, kad mēs arī, atkal Covid ir superīgs piemērs mūsu gadījumā, kad visiem bija jāpāriet uz attālinātu darba režīmu. Jautājums jums, cik ilgi bija krīzes situācija? Kad krīze pārgāja par jauno normālo? Par cik ilgi mēs varam runāt par krīzes situāciju? Drīkst atkal rakstīt čatā. Jautājums ir par to, cik ir ilga krīzes situācija pēc jūsu pieredzes. Droši savā pieredzē, te nav pareizi, nepareizi atbilžu. Jā, redzu, paldies tiem, kas atbild. Gadi 2. Aha, patstāvīgi. Aha, gadu. Aha. Jā, varbūt ir vēl citādākas domas vai apsvērumi. Taņa, kā tu domā? Mūsu gadījumā saistībā ar Covidu mēs diezgan operatīvi. Sākumā, protams, šoks, un mūsu visi projekti apstājās, jo mēs vadam nodarbības visā Latvijā, skolās un bērnu dārzos, un tad mēs diezgan ātri apguvām jaunas tehnoloģijas, un mūsu gadījumā tas bija saistīts ļoti ar mūsu finansēm. Mēs vienkārši nevarējām pastāvēt, līdz ar ko mēs bijām spiesti ātri rēģēt. Es teiktu, pusgads notika pārmaiņas, un tad vajadzēja gadu, lai stabili mēs jau varējām darboties jaunā situācijā. Jā, un es arī redzu, ka raksta, kad vienas izmaiņas mijas ar citām. Jā, tā notiek. Aha. Paši runājam par projektu orientētu darbību. Jā, mainās, taisnība, bet ja mēs runājam par krīzi, tad principā krīze ir relatīvi īsts periods. Tajā brīdī, kad mēs saprotam, kā mēs dzīvosim,
tas periods viņš var būt atšķirties no vides, no darbības veida nedaudz atšķirīgi. Un tomēr tajā brīdī, kad mēs sapratām, ka mēs turamies, neejam vienā telpā, turamies 2 metrus viens no otra, lietojam maskas un šādā veidā tagad kādu laiku dzīvosim, es teiktu, tas jau ir tas pārēj, protams, kamēr mēs iemācījāmies lietot tehnoloģijas, gabaliņš ir atkal ilgāks, bet principā tas ir relatīvi īss laiks. Dzīvot gadu krīzē, es teiktu, gadu krīzē šobrīd varbūt ir Ukrainā, jo tur tā ir krīze nemitīgi, tur katru dienu ir jāpielāgojas, bet tie ir tiešām īpaši apstākļi. Tā kā pa lielam, kamēr mēs iemācāmies dzīvot pa jaunam, tas var būt atšķirīgs periods. Iespējams, tās var būt tikai dažas dienas līdz pāris mēnešiem, bet tad mēs nevaram runāt, ka mēs gadiem dzīvojam krīzē, tad es teiktu, ka, jā, īpašos varbūt kara apstākļos tas ir īpaši. Un arī tur cilvēki iemācās dzīvot un pielāgojamies. Mēs pielāgojamies apstākļiem, mēs adaptējamies. Un tas arī tas, ko jūs sākumā minējāt. Mēs adaptējamies noteiktiem apstākļiem. Jā, un ar ko tad tās pārmaiņas atšķirās? Vienas ir tās, ko mēs ieplānojam, uz vienām mēs reaģējām organizācijas iekšienē, un ir pārmaiņas, uz kurām mēs reaģējam, tāpēc, ka viņas mūs ir uzspiestas no ārpuses. Manuprāt, arī ir svarīgi tāds aspekts, kā mēs sevi varam gatavot pārmaiņām, un viena no lietām, kā mēs sevi varam gatavot, kā var palīdzēt sev, ir mācīties un kaut ko jaunu apgūt. Būtībā šis seminārs arī viens no veidiem, kā mēs varam sev palīdzēt. Un jā, mums organizācija notiek tas mazas pārmaiņas, kaut arī mācoties kaut ko jaunu ievest savā dzīvē, vai no privātajā pat arī varbūt. Tas arī mūsu pieredze pēc tam saskaroties ar pārmaiņām jau daudz vieglāk to visu spēt piedzīvot. Jā, tieši tā, jo mūsu pieredze ļoti liederīga. Un jo mēs vairāk esam elastīgāki, brīvāki, nepieķeramies lietām tik ļoti, mācamies arī saprast, kā tām lietām darboties, tas, protams, ļoti palīdz. Mācīšanās process tiešām ļoti arī tādā gadījumā palīdz. Ja mēs runājam par pārmaiņām, kuras jūsuprāt organizācijā cilvēki pieņem visātrāk un vislabāk? Un te atkal es aicināšu ties, kuri ir aktīvi, un arī tos, kuri nav aktīvi, dalīties čatā vai teikt savu vārdu. Jūsuprāt, no jūsu pieredzes, kuras pārmaiņas organizācija ir vieglāk pieņemt? Tāpēc, jā. Es varbūt atkal, manuprāt, ārējas pārmaiņas, jo tas ir tāds, ko tu nevari ietekmēt. Tev vienkārši jāpieņem kā faktu un jāspēj tad risināt to situāciju un viss, jo no tevīm nav nekas atkarīgs šajā situācijā. Aha, Ludmila saka ārējās un plānotās. Ārējās pilnīgi noteikti. Kam parasti vajag uzņēmumā plānotās? Kas organizē, kas vispār ierosina organizācijā plānotās pārmaiņas? Kam to vajag? Kas ir tie, kas saka, kolēģi, darbinieki, mīļie, mēs mainīsimies? Es domāju, vadītājs. Vai vadība. Vadītājs noteikti biežāk, bet es domāju, ka tas arī atkarīgs no organizācijas vadības struktūras stila. Pie horizontāla tāda vadības stila, tas ierosinājums, mudinājums uz pārmaiņām, viņš var nākt arī no darbiniekiem. Piemēram, mūsu gadījumā, mūsu uzņēmumā, tā var būt arī iniciatīva no darbinieka, ka viņš redz, kā var darīt labāk, viņš var nākt pie manis, stāstīt man, viņš zina, ka es uzklausīšu, un viņš zina, ka viņam varētu būt tāds atbalsts. Tādā ziņā, ka tas var būt arī, nevienmēr tas var būt no vadības, bet biežāk noteikti, es tā domāju. Jā, parasti tie ir vadītāji, kur saka, kolēģi, mēs izkrītam no aprites, mums tagad ir jāmainās, būs jaunas tehnoloģijas, būs jauni procesi, būs jaunas lietas, mums ir jākļūst efektīvākiem, mums ir jākļūst labākiem, vadītājiem vajag, lai viņi mainās. Cilvēkiem nevajag. Taņa minēja ļoti fantastisku piemēru par atvērtu, draudzīgu, esošu kultūru, un es teiktu, te būtu jautājums atkal runāt par organizācijas kultūras ietekmi uz pārmaiņām.
Jo pie atvērtām, draudzīgām, stabilām, līdzdarbojošām kultūrām tas ir daudz vienkāršāk, jo arī cilvēki nāk. Pie uzņēmumiem ar vecākām kultūrām tas ir daudz sarežģītāk, jo katrs pārmaiņas uzreiz ir biedz. Un tas ir grūtāk. Birut raksta, jebkuras pārmaiņas ir ok, es saprotu, iepriekš ir psiholoģiski sagatavoti. Un Ilona saka, ka komandu līderi tie, kur ievieš pārmaiņas. Jā, un ļoti daudz, kur es esmu pieredzējis, un tajos uzņēmumos, kur es esmu sauktu vadīt pārmaiņas, man tiešā tekstā ir teikuši, tev vajag, tu mainies, mums ir labi, mums neko nevajag, mums ir ļoti pierasts, ka mēs darbojamies tā, kā darbojamies, mēs jau 40 gadus šādā veidā esam darījuši, viss ir bijis labi, izdomā nāk te visādi priekšnieciņi un izdomā visādas lietas, katru dienu kaut ko jaunu, ja mēs te visām pārmaiņām lēkāsim līdzi, mēs vispār neko nevarēsim padarīt. Punkts. Ko tad darīt uzņēmumā vadītājiem, lai vispār sāktu iniciēt šīs pārmaiņas, kā ierosināt, jo bieži vien ar to skaidrošanu, paklausījās, labi, lai viņi runā, ne pirmais, ne pēdējais, kas te parunājās, mums visu šito nevajag, atnāks cits priekšnieks, būs cits pārmaiņas, mierīgi nekustamies. Man te jautājums ir jums, ko tad darīt šādā kultūrā? Nav tā kā pie taņas, visi saka, klausies, mēs saprotam, darbojamies. Kādas ir idejas mūsu Zoom grupā lielajā? Ko darīt? Es varbūt varu padalīties. Mana pieredze rāda, ka noteikti jārunā ar cilvēkiem. Ar viņiem jārunā un jāpaskaidro arī iespējami ieguvumi darbiniekiem no pārmaiņām, tā, lai viņam arī, tas lietderīgums ir saprotams, jo pārmaiņu pēc, manuprāt, nevienam nav saistošas un nevienam neinteresē. Bet ja tu spēj cilvēkiem paskaidrot, kāda iespējama ieguvuma no tām pārmaiņām, tad daudz tas cilvēks ir atvērtāks uz tām pārmaiņām. Un otra lieta, ko var sniegt vadība, tā ir tāds drošuma sajūta, ka viņam ir pie kā griezties, ja viņš jūtās nedroši vai ir tās bailes. Un tur ļoti liela nozīme ir tam cilvēkam, kurš vada to inicijē pārmaiņas un kurš arī palīdz. Tur ir jārunā, es domāju, arī par to, šodien mēs mazāk varbūt pieskaramies, bet to enerģijas līmeni, kas ir tam vadītājiem, un pašam cilvēkam, jo pārmaiņas, manuprāt, tas ļoti lielu enerģiju prasa gan no tā līdera, gan arī no darbiniekiem. Un ja tu esi jau tāda ļoti knapi, dzīvo un knapi turies, tev būs ļoti grūti, bet ir jārūpējas arī kopumā par savu veselību, labklājību, lai arī būtu gatavam tam pārmaiņām. Jā, Reku, Taņa, te jau nonāk pie punkta gan par to komunikāciju, gan pie tā, kas to komunicē, gan pie tā, ko tieši komunicēt. Jā, lai mēs varētu tās pārmaiņas radīt. Un es atkal kādreiz pārmaiņu vadībā gāja runa par to degošo platformu. Un tā ir situācija, ka cilvēkiem ir labi, tīpaši komfortablā vidē, tīpaši stabilā kultūrā, kur katra kustība priekš kam? Kāpēc? Ko tas dos? Strādājot man vienā no uzņēmumiem, pat vadības grupā, paskatoties datus, es gana labi redzēju par to, ka Reku labi nebūs. Ja mēs turpināsim tā, kā ir, tad uzņēmumam būs ziepes. Un tad to šo arī sauc par degošo platformu vai burning platformu. Radīt to satraukumu, ja mums neko nedarīsim, būs pavisam slikti. Ir svarīgi neradīt paniku, bet radīt to sajūtu, ka bez pārmaiņām dzīve nebūs iespējama. Radīt, paaugstināt nedaudz to trauksmes līmeni. Un es redzu, ka arī viens no kolēģiem saka, Ilona saka, sākot no sevis, rādīt arī piemēru citiem. Jā, arī, protams, ja es esmu līderis, tad es esmu tas pirmais, kurš tās lietas dara. Bet man ir jāmāk radīt arī tāda nedaudz svilstošā sajūta, ja nekas nenotiks. Ja mēs tagad nemainīsimies, tad visiem būs sliktāk. Un, protams, ne līdz panikas līmenim. Panikā cilvēki vienkārši apstājās un nekas arī nenotiek. Tā kā radīt šo platformu pārmaiņu nepieciešamībai.
un padarīt šo pārmaiņu nepieciešamību par acīm redzamu lietu. Tā, ka ikvienam ir saprotams, ja nekas nemainīsies, tad vispār viss būs slikti. Mēs arī parunāsim par to, kas tad ir tie pamati jautājumi, ko šādā gadījumā uzdot. Bet pirms par šiem jautājumiem, man ir atkal jautājums jums, kādas ir darbinieku reakcijas, kuras jūs esat novērojuši pārmaiņās? Es te dažādas jau mēs mazliet minējām, un atkal es lūkšu ierakstīt čatā, kā cilvēki reaģē tad, kad viņi saprot, nu, mums tagad būs pārmaiņas. Vienalga, reorganizācija, uzlabojumi, jauni procesi, nezinu, darba snieguma procesa pārvaldība, jaunu tehnoloģiju ieviešana, jaunas programmas aprakstīšana, jauna sistēma. Kādas ir tās reakcijas, kā cilvēki izpaužās? Ko viņi saka, kas to nosaka, jūsuprāt? Droši lieciet čatā savas idejas. Ļoti dažādi, ļoti negatīvām, līdz ļoti pieņemošām. Jā, Ilona saka, mums arī tas nav vajadzīgs. No ļoti negatīvām. Līdz tam, ka cilvēki saka, der. Varbūt ir vēl kāda ideja. Jā, mēs esam dažādi, mēs reaģējam dažādi, bet pārmaiņas attieksies uz visiem. Tad kā saprast, kā ieraudzīt, kuru kādā veidā atbalstīt? Un tas būs tas nākamais jautājums, par ko mums arī gribētu pieķerties. Un darīšu es to tādā, caur divām prizmām. Viens caur cilvēku personību tipiem, un otrs arī caur tādu dzīves pieredzes perspektīvu. Tas, kas šobrīd šeit ir uz ekrāna, šis ir iedzīvotāju vecumu struktūra Latvijā no 1990. līdz 2022. gadam. Un te var redzēt to, cik daudz iedzīvotāju vecuma struktūra mainījusies ir šo 30 plus gadu laikā. Kas ir tas, ko jūs ieraugat šajā attēlā? Pirmkārt, mēs redzam, cik daudz mazāk ir cilvēku Latvijā ar 90. gadu un 22. gadu. Un mēs arī redzam, ka tā cilvēku vecums, tie jaunie kļūst arvien mazāk un arvien vairāk parādās gados vecāki cilvēki. Šis ir paņemts no centrālās statistikas datiem. Man ļoti patīk tās animācijas. Es pamēģināšu uzlikt. Es ceru, ka izdosies. Tā. Redzat? Redzat? Ir redzams ekrāns? Ekrānu mēs redzam, ir tie grafiki. Bet es tūlīt uzlikšu vēl atkārtoti uzlikšu. Uzlikšu to video, lai var redzēt. Ir redzams tagad tūlīt, tagad vajadzētu būt redzamam. Rekā mums ir mainījusies struktūra. Tie sarkanie ir sievietes, zilie ir vīrieši. Un ja jums patīk dati un statistika, kā man, tad centrālā statistikas pārvalde šobrīd dod fantastiskus rezultātus, var atrast pilnīgi visu. Man ārkārtīgi patīk paskatīties par to, kas notiek. Kas notiek Latvijā? Interesanti. Līdz parādīšu arī atgriezīšos pie saviem attēliem. Kādas jums rodas pārdomas, paskatoties uz šīm bildēm? Sabiedrība noveco, sievietes vairāk, jā, kļūst. Sākotnēji dzimstība, tā kā vienādi, par puišu vairāk tā kā vispār. Un tad pēc tam kaut kā... Jā, ja mēs paskatāmies uz darba tirgu, mēs arī redzam, kāda bedra ienāk darba tirgu, cik daudz cilvēku nemaz nav Latvijā. Jā, ar ko mums tad patiesībā arī ir jārēķinās. Tas ir tikai tādam iespējam redzēt, paskatīties, kā kopumā darba tirgus mainās, un te ir tie darbspējīgais vecums cilvēku vienkārši ir arvien mazāk un mazāk. Bet, protams, mums ar šiem cilvēkiem arī ir jākomunicē. Un šeit ir materiāls no profesora Zandas Rubenes lekcijām. Eglīte palikusi plānāk, jā, taisnība ir.
lekcijām par to, kā cilvēki tad reaģē dažādas paudžu cilvēki attiecīgā pret darba vidi un pret izmaiņām. Man ļoti, ja jums arī pašiem ir interese, tad Zandas Rubens lekcijas var noklausīties arī online platformā Open Minded Universitāte. Var nopirkt 8 lekcijas, ja nemaldos, par 11 eiro. Tā ir ļoti pieejamas summas, ļoti interesanti materiāli. Es centos apvienot visu vienā tabuliņā, lai pastāstītu un parādītu, kā tad vispār mums ir tie cilvēki šobrīd darba tirgu ir, un kā arī viņi reaģē dažādu uz pārmaiņām atbilstoši vecumam. Ja mēs skatāmies uz paudzēm, tad visi ir dzirdējuši par X paudzi, Y paudzi, mileniāļiem vai jauno Z paudzi. Vēl nākamā paudze ir A paudze, bet viņi nav darba tirgu, tādēļ par to arī nerunājam. Un ja mēs paskatāmies par tām paudzēm, kā tad viņas mainījušās, mēs zinām, ka šie ir cilvēki, kurus ir audzinājuši karu piedzīvojuši cilvēki. Savukārt viņiem nav bijis baigi daudz laika rūpēties par bērniem, viņiem bija jāceļ labāka dzīve. Es tieši runāju par mūsu platuma grādiem, un šie cilvēki pamatā ir ļoti patstāvīgi. Viņi paši pieņemt lēmumus, viņi saprot, ka viņiem ir jāizdzīvo, bet jebkuras pārmaiņas cilvēkiem, X paudzei, un es aicinu nepieķerties pie cipariem tik burtiski, tas ir plus mīnus. Jebkuras pārmaiņas ir draudz, šiem cilvēkiem patīk stabilitāte, un jebkuras pārmaiņas, kuras nāk organizācijā, tiek uztvertas ar bažām, un tas ir vairāk arī raksturīts no tā, kas ir bijis kopumā piedzīvots iepriekšējos gados. Cilvēku pašpārliecinātība ir pietiekami zema vai gana zema, un līdz ar to šie ir tie cilvēki, kuri vislabprātāk, viņi strādā papildus stundas, viņi nerēķinās ar savu laiku, viņi cītīgi un darbojās, viņi ir gana paklausīgi, labi uzdevumu pildītāji, stingri ievēro hierarhiju. Viņi zina, ka labklājību var sasniegt ar pacietību, prāšanu, nelabprāt ņem kredītus līdz baltai dienai, par sevi var droši arī to pašu apgalvot. Un tie cilvēki, kuriem jebkuras straujas kustības var izraisīt papildus stresu. Kāpēc es to minu? Tas nozīmē, protams, cilvēki visi nav vienādi, katrā paudzē ir savi izņēmumi, bet tas nozīmē, ka šajā paudzē, uz ko likt uzsvarus, tad, ja ir jāievieš pārmaiņas, pirmām kārtām lēni, mierīgi, skaidrojot, ar lielu atbalstu, dodot ļoti konkrētus uzdevumus. Šie cilvēki arī gana labi pakļaus hierarhijai, tā kā viņiem var iedot virzienu, rīkojumu, viņi arī to pildīs, pat ja nevienmēr piekritīs, bet kopumā tomēr darbosies. Savukārt nākamā paudze, kas ir mileniāļi, viņi ir daudz vairāk jau šeit un tagad, un viņiem stabilitātei vairs nav tik liela nozīme. Savukārt, ja vajag tādus pārmaiņu aģentus vai pārmaiņu virzītājus, tad tie ir cilvēki, kurus varētu vairāk likt no mileniāļu paudzes. Viņi ir daudz pašapziņīgāki, viņiem svarīgāka profesionalitāte un komandas darbs, līdz ar to arī ir svarīgi viņus ielikt tiešajā komandu darba izpildē. Z paudze, viņus mēdz saukt par pāraprūpēto paudzi, tie ir vairāk cilvēki, kuriem ir lielāka vēlme pēc brīvības, viņi ir daudz mazāk piesaistīti vietai, savukārt pārmaiņas, viņiem var patikt vairāk, ir īpaši, ja viņi tajā ierauga savu izaugsmes potenciālu. Viņiem ir ļoti svarīga telpa attīstībai, pašrealizācijai, kaut gan kādreiz var būt arī nepietiekamas sociālās prasmes. Tātad pārmaiņās, ja vajag pārmaiņu aģentus un cilvēkus, kuri ved uz pārmaiņām, tad liekot komandā Z paudzes cilvēkus ar Y paudzes cilvēkiem, X paudzes cilvēki vairāk mazāk sekos. Tad tie galvenie līderi būs uzsvers uz tiem, kuri māk strādāt komandā un kuri māk šīs pārmaiņas ieraudzīt šos pozitīvos lielos ieguvumus. Varbūt ir kāds jūsu komentārs no jūsu pieredzes? Labi, tad, ja runājam par cilvēku temperamentiem, kāds varbūt var ielikt čatā vai atceraties, kādi ir 4 cilvēku temperamenti? Šis man ļoti patīk no Herlufa Bistrupa grāmatas piemērs par to, kā mēs varam reaģēt vienā situācijā. Šeit situācija ir viena. Ir viens liels dibens uzsēžas uz cepures. Un šeit cilvēks, protams, var būt ļoti dusmīgs par samīcīto cepuri. Vai savukārt arī būt pilnīgi vienaldzīgs attiecībā uz to, kas ir noticis ar viņu cepuri. Vai ļoti gauži raudāt par zaudēto cepuri, vai smieties par jauniegūto formu. Atcerieties, kādi ir šie dažādie temperamenti.
Jā, sangvīniķi, holeriķi. Jā, Birute, sangvīniķi, holēriķi, Histeriķi, nē, nu tur sangvīniķi, holeriķi bija. Flegmātiķi redzu, Jā, melanholiķi. flegmas. Jā, Ilona arī ir ierakstījis. Jā, tieši tā tas arī ir. Šis ir holēriķis ar ļoti izteiktām lietu, savu uzvedību, flegmātiķis, melanholiķis, sangvīniķis. Protams, neviens cilvēks nav tīrā veidā holēriķis, flegmātiķis vai melanholiķis. Nešaubīgi, mēs visi esam mikslis no visa un atbilstošās situācijās arī atbilstoši varam reaģēt. Un tomēr mums katram ir savs dabiskais uzvedības tips, ar kuru mēs piedzimstam, un īpaši tajās situācijās, kur nejūtamies pietiekami komfortabli vai pārliecināti, mūsu vadošā uzvedība izpaužās pirmā. Un te arī parādās, kā tad mēs reaģējam uz pārmaiņām un cik svarīga tad ir šī platformas sagatavošana, lai cilvēki atbilstoši pārmaiņās varētu reaģēt ar mazāku, tā kā vairāk pielāgot savu uzvedību šīm noteiktajām pārmaiņām. Un te es atkal aicināšu ikvienu un katru paskatīties uz ekrānu un padomāt pašiem līdzi, kur esat jūs. Nevienam nebūs jādod pareizās, nepareizās atbildes, bet vienkārši paskatīties, kāda tad ir jūsu reakcija noteiktajās pārmaiņās, kur esat jūs. Un es esmu pilnīgi droša, ka izejot cauri nākamajam uzdevumam, ko mēs veiksim soli pa soli visi kopā, jūs ieraudzīsiet gan sevi, gan savas reakcijas, gan arī savu padoto vai kolēģu reakcijas. Un mēs arī parunāsim, kā tad ar viņām, kā tad reaģēt, kā tad komunicēt šajās situācijās. Ja, redzu, man čatā ir ziņa. Birute saka, ka jau zina, kas ir superīgi. Labi, paskatāmies, kas tad ir, kā mēs reaģējam pārmaiņām. Es ļoti atvainojos. Interesanti bija tas, ka, par tiem, atgriežoties pie tiem 4 tipiem, ik pa laikam, es pati daudz strādāju ar sevi, rakstu ļoti daudz, kā saka, to vedu dienas beigās pierakstus, piezīmes, un tas tā psiholoģiski noder tā izrakstīšanās. Un ik pa laikam uztais to testu, pie kura tad, jo dzīves laikā it kā varot mainīties, tā tur gudri tie autori raksta psiholoģiskos grāmatu, bet vienalga pa lielam sanāk sangviniķis. Kaut kas no visa, bet vienalga joprojām sangviniķis. Birute, ļoti vērtīgi vārdi, ko jūs sakat, un te ir arī viena liela, ļoti liela taisnības daļa. Pa lielam temperaments mums ir ieliks šūpulī, noteikts gēnos, jo mēs jau redzam, ka ir tādi pavisam mazi bēbīši, kuri piedzimst, viņam ir pampīts pilns un viņš ir nosalis, bet viņš ir runīgs, priecīgs, rociņas kājiņas kustina, kāds atnāk, viņš smaida. Ir citi, kuriem viss ir vislabākajā kārtībā, kā acis vaļā tā brēc. Un nevis nevar saprast, kas par lietu prasa savu uzmanību. Cits ir klusiņām darbojās, cits tur vienmēr ir drusku neomā. Temperamenti mums iedzimst. Tas mums tā kā acu krāsa, kā augums, kā jebkura cita lieta. Bet, kā jūs teicāt, es strādāju ar sevi. Bet mēs savu uzvedību, ja mēs pazīstam, kas mēs esam, un saprotam, kā mēs reaģējam noteiktās situācijās, mēs savu uzvedību varam mainīt. Tad, kad es kādreiz runāju vairāk par temperamentiem un par dabisko cilvēku uzvedību, es arī dodu piemēru par to, ka cilvēki piedzimst, tā kā materiāls. Cits var būt oglīte, cits var būt dimantiņš, cits var būt māls, cits var būt smilšakmeņš, cits var būt vēl kaut kas. Materiāls nemainās, bet to formu mēs varam iemācīties izveidot. Mēs zinām, cik daudz mums spēku un enerģijas jāpieliek. Un ja mēs sevi pazīstam, tad mēs noteikti mainām to, varam mainīt savu uzvedību atbilstoši jebkurai situācijai. Un tas tiešām ir darbs ar sevi, jo no ārpus šito neviens nevar mums izdarīt, vai mūs var pieņemt vai nepieņemt. Tā kā Birute ļoti, ļoti vērtīgi vārdi tas, ko jūs sakat, es strādāju ar sevi. Un tieši tāpēc arī tas pamat temperaments nemainās, un visu laiku nonāku pie tā paša, bet es spēju ietekmēt savu uzvedību. Jo tas, ko mēs redzam to virsotnīti, to uzvedību, visu to, kas atrodas zem uzvedības, mūsu pieejas, attieksmes, vērtības, motivācijas, tas paliek slēpts, gan mums bieži vien arī pašiem. Kas tad ir mūsu patiesā vajadzība, kas tad ir mūsu patiesā motivācija? Kas tad notiek ar mums kā cilvēkiem pārmaiņās? Un ko tad mēs varam paskatieties tagad, mīļie kolēģi, visi tie, kur ir pie ekrāniem, paskatieties uz sevi un padomājiet par sevi. Šobrīd tikai katrs pats par sevi.
Ir cilvēki, kuri ir vērtēti, tādi vairāk vērsti uz loģiku, uz domāšanu, uz vērtējumu, un ir cilvēki, kuri ir vairāk vērsti uz uztveri, uz jušanu, vienā no asīm. Padomājiet, uz ko jūs esat vairāk tādi, vairāk domājošie vai vairāk jūtošie. Kaut kur pa vidu priekš sevis ielieciet kādu punktiņu. Un ir cilvēki, kuri ir vairāk vērsti uz stabilitāti, kuriem ir svarīgāka stabilitāte, un ir vairāk vērsti uz pārmaiņām, kurus interesē, kurus iedvesmo pārmaiņas. Un atkal, tas nav galējie punkti, tas ir kaut kur. Atšķirībā no tā, kur jūs esat, jūs trāpīsiet vienā no kvadrātiņiem pēc savām sajūtām. Un tālāk paskatīsimies, jā, gan var būt. Bet jūs tā kā varat vairāk priekš sevis katrs pats saprast, kurā gabaliņā jūs vēlētos būt. Sajūtu ziņā, šobrīd katrs pats par sevi. Ja jūs šo punktiņu esat atraduši, tad mēs varam paskatīties, uz ko tad, kā tad notiek. Tie cilvēki, kuri orientēti vairāk uz tādu domāšanu, vērtējumu, iešanu caur galvu nekā caur sajūtām un vairāk vērst uz stabilitāti, mēs viņus varētu vairāk vai mazāk nosaukt par konservatīviem cilvēkiem. Kā tad šie konservatīvie cilvēki uzvedas pārmaiņās? Šiem cilvēkiem ļoti patīk stabilitāte un ierastas lietas. Diezgan tradicionāls skatījums uz noteiktām problēmām. Ļoti labprāt dara vienveidīgas lietas. Ļoti vajag skaidrus darbus, saplānotu rīcību, tik līdz ir izmaiņas izjūt paaugstinātu stresu. Kas ir tas, ko jūsuprāt šie cilvēki gaida no vadītāja? Kā viņiem vislabāk vajadzētu komunicēt šajā pārmaiņu procesā? Skaidru plānu, struktūru. Ļoti skaidrus uzdevumus, skaidru struktūru. Pamatīgi sagatavot. Pamatīgi sagatavot. Es no pieredzes runāju. Jā, tieši tā, pamatīgi sagatavot. Un arī viņiem ir jāiedod ļoti skaidrs norādes, ļoti precīzi uzdevumi, ļoti saprotošas norādes, ļoti daudz skaidrojumu, ļoti daudz atbalsta. Precīzi, Ilona, ļoti noteikti uz pārmaiņu soli pa solim un nedot vairāk nekā vienā reizē ir paņemams. Ļoti skaidrs norādes no vadītāja, kas tad kurā brīdī ir darāms. Un te šie cilvēki, varbūt viņi ar sirdi un dvēseli nepieņems, bet viņi gana paklausīgi darbosies noteiktās pārmaiņās un būs spējīgi pieņemt to, ko vadītāji viņiem saka. Varbūt kādam ir cita pieredze. Ja citi nav, tad tie cilvēki, kuri savukārt ir vairāk tādi, kuriem arī patīk stabilitāte, bet ir vairāk jūt, kā viņa mēdz reaģēt pārmaiņās. Droši vien, ja jums kādam no jums esat ietrāpījuši arī šajā gabaliņā, jūs arī zinat, kā jūs reaģējat, ka pasaka, tagad būs it īpaši par tām plānotajām pārmaiņām, kuras es pats nevēlos, nav īsti varianti. Lielākoties šo cilvēku reakcija ir emocionāli. Jo, protams, viņi iet caur sajūtām, viņiem nepatīk pārmaiņas un viņiem ir daudz emociju šajā situācijā. Viņi var krist panikā, vispēj paužot dažādas emocijas. Gan dusmas, gan aizcirst durvis un nerunāt, gan pilnīgi noslēgties, jo te ir tiek pārkāpts arī viens no tādiem stabilitātes vērtības jautājumiem. Šiem cilvēkiem tā ir arī vērtības jautājums. Un viņi aktīvi pretojas. Aktīvi pretoties varbūt arī nerunāt. Tas nenozīmē tikai, ka dara kaut ko citu. Viņi var aktīvi nepieņemt pārmaiņas. Bet savukārt, ja šiem cilvēkiem iedod pietiekami daudz laika, ļoti daudz ar viņiem runā, ja viņus soli pa solim iemāca, viņi vairāk pieņem pārmaiņas. Viņi tā kā caur sevi viņas vairāk izlaiž, pat vairāk nekā konservatīvie, un tā pirmā reakcija samazinās, un viņi var būt pat labi, tādi komunikātori pārmaiņu procesā. Viņi var ar savu piemēru parādīt, ok, es esmu šīs pārmaiņas pieņēmis, rekā ar man nekas ļauns nav noticis, varam iet tālāk. Ļoti svarīgi šajā gadījumā ir plānveidīgi mācīt.
plānveidīgi solītim, pa maziem pilieniņam dot tās noteiktās lietas, un tad to pieņem ne tikai formāli, bet, tā kā es saku, pieņem ar sirdi un dvēseli. Jo tā pirmā reakcija man neko nevajag, un pēc tam saku, nē, nu labi, var jau. Es atceros, man vienā no uzņēmumiem padotā darbiniece bija personāla speciālists, un lai ko es arī neteiktu, lai kādu jaunu uzņēmumu nebija, pirmā reakcija bija, nē, šito mēs nevaram. Nē, šitā mēs nekad neesam darījuši. Nē, šito mēs nedarīsim. Nē, es ar šito nedarbošos, man vajag prasīt tik daudz laiku. Sākumā es biju arī tādu mazliet pārsteigta, lai neteiktu, ka es arī emocionāli reaģēju uz šīm lietām. Tad es sapratu, ka tā ir tikai pirmā reakcija. Paies maz brītiņš. Citreiz pietika pat ar 15 minūtēm vai pusstundu, kad man atnāca jau izpildīt uzdevumu. Teicu, nē, es sapratu, kā šito var izdarīt. Bija lietas, kur vajadzēja vairāk laika, bet tikai iedot to laiku arī kādreiz apdomāties. Pat ja tā reakcija ir pietiekami tāda asa vai emocionāla, ļaut cilvēkam ar to padzīvot. Un te ir atkal vadītāja prasme un spēja pieņemt dažādas cilvēka emocijas. Un arī tad, ja jūs esat pārmaiņu vadītāji, saprast, ka tad nevienmēr tie ļoti paklausīgie patiešām ir tie, kas pieņem. Viņi vienkārši darbojas tāpēc, ka tā ir jādara, tādēļ, ka viņi klausa hierarhiju, nevis tāpēc, ka viņi ir gatavi pieņemt pārmaiņas. Un dažkārt tie, kas emocionāli reaģē, viņi izlaiž savu pirmo emociju, pieņemt, ka tā tas ir, nerunāt pretī, teikt, jā, šitas ir traki, ko lai dara, tagad tā būs, un atkal tiecīgi ar šīm lietām tālāk darboties. Nu tad nākamais, varbūt ir kāds jautājums, komentārs. Man ir jautājums arī, kā tad kolektīvs, piemēram, ir vairāk cilvēki, sanāk ar katru individuāli ir šo te, vai mēs nevaram vienā sapulcē visiem izdabūt? Šis ir ļoti labs jautājums. Redz, un tad man atkal nav tik viennozīmīga tā atbilde. Protams, ja mēs komunicējam pārmaiņas, mēs vienam dodam, ka arī kopējā sapulcē pārmaiņas, mēs pastāstam cilvēkiem, mēs pastāstam visiem, lai būtu vienāda informācija. Un te ir jautājums, kā es kā vadītājs ieraugu to, kā cilvēki reaģē. Jo vislielākoties notiek tāpat kā šobrīd un šeit. Cilvēki klusiņām klusē, neko nepauž, neko nesaka, neprotestē. Kas tad ar viņu patiesībā notiek? Tad, kad mēs esam komandā, mēs savus cilvēkus vairāk vai mazāk pazīstam. Mēs zinām cilvēku patieso uzvedību, vai mēs redzam to cilvēku uzvedību. Un mēs varam paredzēt, kas ar šo cilvēku patiesībā notiek. Un tad ir svarīgi pašam būt tik drosmīgam vadītājam un tik atklietam neignorēt. Bet iespējams, ja mēs savā pārmaiņu komandā ar katru no cilvēkiem pārunāt, kā tu šobrīd jūties ar šo? Un mēs mazliet par šo arī vēl parunāsim, jo te ir tā noteiktā lieta svarīgi saprast, kurā brīdī, kā katrs jūtās un kādu atbalstu tad man šajās pārmaiņās cilvēkam ir jādod. Jo, protams, tas viss ir skaisti, kad mēs sakam, mēs nokomunicējam, mēs atrodam pareizo vīziju, mēs nododam pareizo ziņu, mēs sekojam pārmaiņu soļiem, mēs dodamies uz pārmaiņām, bet kā pašā sākumā minēju, mēs jau katrs individuāli uz pārmaiņām reaģējam. Mēs katrs savādāk viņas pārdzīvojam. Un tad, ja mēs kaut kādā brīdī kā vadītāji to palaižam garām, mēs varam zaudēt arī cilvēku savā komandā. Vai nu fiziski, vai nu emocionāli. Fiziski, es domāju, cilvēki var aiziet un teikt, es to nepieņemu, vai emocionāli var noslēgties un pateikt, man šito nevajag, es darīšu tikai to, ko man pasaka, vai nedarīšu neko. Un kļūst par tādu ankuru visai komandai. Līdz ar to es teiktu, jā, ka vadītāja galvenais pienākums ir strādāt ar katru cilvēku. Tas ir tas mans skatījums, protams. Un te ir atkal tā katra vadītāja paša emocionālā intelekta spēja veidot attiecības, spēja veidot uzticīšanos, spēja veidot un sniegt atbalstu tādu, kāds katram cilvēkam ir nepieciešams. Vadītājiem nav viegls darbs, ir īpaši pārmaiņās. Pilnīgi noteikti. Un pārmaiņas ir nemitīgi. Mēs zinām, ka pārmaiņas ir patstāvīga lieta. Ja mēs ejam tālāk, kāda ir tās cilvēku reakcijas, kas tad notiek ar tiem, kuri domā un kuri ir vērsti uz pārmaiņām? Tos varētu saukt arī par realizētājiem. Un ja jūsu komandā redzat cilvēkus, kuri pieņem pārmaiņas, bet ir ļoti arī gan konstruktīvi, es teiktu, ka šie ir īstie ziņneši, vai šie ir īstie cilvēki, kurus tad pārmaiņās radot pārmaiņu vīzijas, vai tie ir tie cilvēki, ar kuriem visvairāk vajadzētu
iesaistīt pārmaiņās sev kā atbalsta personas, atbalsta komandu veidotājus. Jo šie cilvēki ļoti labi saprot visu, kas notiek, viņi pieņem un atbalsta pārmaiņas un tām nepretojās. Viņi var būt tas magnēts, kur savukārt citi cilvēki atkal piesaistās, kur viņi viegli var ar citiem sadarboties. Viņi ļoti labprāt pieņem jaunās idejas, pieejas. Viņi saprot, ka jāmaina ir kaut kādas noteiktas lietas. Viņi arī saprot, kā to darīt. Viņi labprāt rīkojas pa jaunu. Un šiem cilvēkiem ir vajadzīgs skaidrs lauks, kurā viņi var brīvi darboties. Tas nozīmē, ka vadītājiem ir jārada šī telpa un jādod tikai atbalsts, lai šie cilvēki var darīt. Netraucēt viņiem darīt. Atkal par daudz neielu. Ja, bet te ir atkal vēl viens. Ja vadītājs pats sāk čamāties, piedodiet par tiešumu, par tādu ļoti vienkāršu valodu, vai vadītājs neveic pārmaiņas gan aktīvi, un te ir divi varianti. Vai nu cilvēki var zaudēt interesi par šo un iet projām, jo saprot, ka šādi nestrādās, vai var pārņemt iniciatīvu un vadītāju lomu. Tādēļ arī vadītājiem ir svarīgi saprast, kāda šiem cilvēkiem strādāt. Atbalstīt, iedot pilnvaras, noteikt šo pilnvaru lauku, lai cilvēki tālāk šīs pārmaiņas var vadīt. Un es teiktu, ka šis būtu viens no tiem tādiem, te ir arī jābūt skaidriem lēmumiem, pietiekami ātriem, un tas, manuprāt, ir viens no visefektīvākajiem veidiem, kā pārmaiņas vadīt. Tad, ja mēs atrodam tos cilvēkus, kuri patiešām pieņem, nepretojas, spēj sadarboties, ir gatavi darīt par jaunam, tad tā ir tā komanda, uz kuru vadītājs var pilnā mērā paļauties. Varbūt ir jautājumi, pārdomas? Nu, tad mums vēl paliek tie cilvēki, kuriem ļoti patīk pārmaiņas un kuri ir gana tādi uztveroši, jūtīgi, emocionāli. Un tos varētu saukt par inovatoriem. Kā tad viņus var atpazīt uzņēmumā? Uzņēmumā tie ir cilvēki, kuri vienmēr ir gatavi pārmaiņām. Vajag vai nevajag? Galvenais, lai ir. Lai nestāv nekas uz vietas, lai kaut kas notiek. Viņiem ir pilna galva ar idejām, viņi ir absolūti radoši. Viņiem ļoti patīk uzdevumi, aizēj kaut kur, atnes kaut ko, nezinu ko, viņi izdomās. Un savukārt ir lieliski šie cilvēki pasaka, klausies, man nav idejas kā, bet mums vajadzētu to realizēt. Viņi būs ideju ģeneratori. Viņiem patīk eksperimenti. Viņi būs tie, kas ir izplatnes, nav nozīmes lecam, mums ir kaut kas jādara superīgi, būs jauna pieredze. Viņiem tas rada pat patiesu satraukumu, patiesu prieku par jebkādām tām lietām. Kas ir vadītājiem, ar ko šeit ir jābūt uzmanīgi, tad, ja jums ir šie inovatori? Viņi nav sistemātiskā darba darītāji lielākoties. Viņi ir ideja ģeneratori. Un ja jūs viņus saliekat kopā ar to iepriekšējo, kur ir tie realizētāji, tad te izveidojas lieliska komanda par to, kādas pārmaiņas kurā brīdī tad var ieviest. Vieni būs tur sistemātiski darītāji, arī konservatīvie darīs. Savukārt reaktīviem būs vairāk emocionāli jāpastrādā, bet šie būs tie, kas radīs idejas. Tikai neatstājiet pat tajā brīdī, kad liekas, vai cik daudz ir ideju, cik superīgi, viss te notiek, šiem cilvēkiem karogu rokās un uz priekšu, stop. Radīja idejas, bet karogu dodam šiem, kuri ir šie realizētāji. Jo tie būs tie cilvēki, kur veiks sistemātisko darbu un pieies šīm lietām pietiekami loģiski, vairāk loģiskāk. Protams, šiem nevajadzētu apgriezt spārnus. Kas visātrāk apgriež spārnus? Mēs jau vienmēr šitā esam darījuši, šito jau mēs esam mēģinājuši, šis jau vairāk nestrādā. Tad šie cilvēki saka, priekš kam tad vispār man kaut ko prasīt? Atkal dot vaļu, dzirdēt to katru savu cilvēku. Jūsu idejas, pārdomas? Kas tad emocionāli ar cilvēkiem notiek pārmaiņās? Un kādā no čatiņā es arī redzēju, ka pirmā sajūta bija noliekums. Un Džons Fišers 12. gadā, pamatojoties arī uz šo pašu zināmo pretestības līkni, ir izveidojis arī par to, kā tad pārmaiņas un emocijas iet cilvēkiem kopā katrā uzņēmumā. Kā tas izskatās? Pirmais, protams, visur ir līdzi arī noteikti darbinieku līdzdalība, bet pirmais, tad, kad mums ir pārmaiņas, jūs arī teicāt baile vai trauksme. Un tad iedomājieties, jūs sakat, mums būs liela struktūrālas izmaiņas uzņēmumā. Katrs no mums kaut kādā brīdī ir tā sajūta par to, ka, bet tad mēs sākam stāstīt, cik tas būs skaisti. Tad ir tas skaistais krāsainais parašūts un izpletnes un skaistās zilās debesis, kurās mēs nonākam, un tad rodas tāda eiforijas sajūta. Vau, redz, cik tagad viss būs skaisti, tūlīt te būs ziedošās pļavas, zilās debesis, putniņi čivinās, un viss būs ideāli.
Un tad nākamais solis ir par to, bet paga, kā tad tas ietekmēs mani? Kādas pārmaiņas? Es negribu nekādas pārmaiņas. Kas tad ar mani šajā brīdī notiks? Un te ir viens brīdis, kad ir uzmanīgi jāskatās par to, saprast tiem cilvēkiem, paskaidrot, kas tad notiek šajā pārmaiņu procesā. Jo cilvēkam tie ir draudi un parādās dusmas. No sākuma tās, kas ir vērstas uz citiem, pēc tam parādās bailes un arī vainas sajūta, kas ir vērsta pret sevi, jo izrādās tajās pārmaiņās man ir kaut kas jādara, man jāmaina sevi, man jāmaina savi paradumi. Man ir jāsaprot, vai tiešām man tas ir jādara. Nē, tas ir vairāk nekā es esmu gaidījis, un parādās tāda vilšanās un noliegums. Es šo visu negribu. Un šis ir vēl viens brīdis, kad ir riskanti pazaudēt cilvēkus, kad viņi saprot, ka tas ir vairāk nekā viņi ir gaidījuši, vairāk nekā viņi ir gribējuši. Un tad parādās solis par to, vai tiešām man šis ir jāpiedzīvo, cilvēks sāk kaulēties, varbūt tomēr nevajag, varbūt mēs bez šī varam iztikt, varbūt mēs varam kaut kā citādāk lietas izdarīt. Un tāds zināms, un tad tāds, varbūt ne naidīgums, tāds drīzāk spīts, labi, ja jau tik ļoti vajag, es darīšu. Un tad, kad pamēģina saprot, es jau redzu, šitā arī var darboties. Sāk pieņemt šīs pārmaiņas, un tālāk arī ar šīm pārmaiņām var darboties un iet tālāk. Kas ir vēl trakāk šajās lietās, ka katrs cilvēks to pārdzīvo savādāk, citā laikā un citā intensitātē. Visi iet līdzīgai līknē cauri. Un te ir atkal katra vadītāja spēja redzēt, katra vadītāja spēja pieņemt, katra vadītāja spēja sadarboties un ieraudzīt, pazīt un saprast savu cilvēku, jo katrs savādājāk, un arī vadītājs iet cauri šajā liknītē, lai kā tas arī nebūtu. Un tad, cik daudz tās komunikācijas ir apkārt caur visu šo, lai ar katru no cilvēkiem parunātos un samazinātu katra individu šī pretestības līkni. Kā to var izdarīt? Vienkāršāk. Jūs teiksiet, kurš tad vispār cilvēku katram vadītājiem nav obligāti jābūt psihologu diplomam kabatā? Piekrītu. Vadītājiem ir jāsaprot, kā cilvēki darbojās, bet tas nebūs gluži par tādu psiholoģijas grādu. Un tomēr, tad kādā veidā tas ir vienkāršāk? Un viena no lietām, kas atvieglo, ir tādi jautājumi, ko mēs varam cilvēkiem pašiem lūgt atbildēt, pat ja tās ir sapulces vai tās ir individuālās sarunas. Viens no šiem aktivizējošiem jautājumiem ir par to, kas mainīsies pēc pārmaiņām, kas mainīsies klientiem, jo pilnīgi visas organizācijas uzņēmumi darbojas klientiem par labu. Tas nozīmē, lai ko mēs arī darītu, būs arī izmaiņas klientiem. Un te ir arī tad, ja jūs veidojat šīs pārmaiņu sapulces vai komunikācijas stratēģiju veidus, prasiet, nevis stāstiet, bet prasiet saviem darbiniekiem, lai viņi pastāsta, kas mainīsies pēc pārmaiņām klientiem, kas mainīsies jūsu organizācijai, kā cilvēki redz, kas notiks pēc pārmaiņām ar viņiem pašiem, ko viņi iegūs un ko viņi zaudēs. Mēs zinām, ka neviens ieguvums nevar nākt arī tad, ja nav kaut kāds zaudējums, un palīdzēt cilvēkiem tad pieņemt šīs pārmaiņas. Tas viena no lieta, mēs nevis stāstam, bet prasam, kā cilvēki paši to redz. Kāpēc svarīgi ir prasīt jūsuprāt? Nevis tikai stāstīt. Jā, Taņa, vārds tev. Manuprāt, tā ir tāda, arī cieņa, ka arī viņam ir, dots vārds, un arī tā ir iesaistes veidošana, tā saucamā, starp to cilvēku. Un kā arī, ka tu viņu esi gatavs, ja jau tu jautā, tad tu taisies viņu arī uzklausīt, attiecīgi, tā es to. Komunicējot vienkārši vienam ar otru, var salikt kopā to lielo puzli. Jā, daudz vairāk ideja, daudz vieglāk ir ieraudzīt visiem kopā, jo divas galvas vienmēr ir gudrākas par vienu. Noteikti. Es jums uzdošu vienu jautājumu. Tagad čatā katrs, kurš pirmais atbildēs, es nezinu, balvu es nevarēšu šobrīd Zoomā nekādu iedot, bet kas ir Austrālijas galvaspilsēta? Ierakstiet čatā. Nav svarīgi pareizi vai nepareizi atbildi. Kāds varbūt jau meklē Googlē, kāds klusiņām domā, kāds domā rakstīt vai nerakstīt.
Nu, var atbildēt uz otru jautājumu, cik svar zilonis pieaudzis? Pustonu. Tas notiek tad, tiklīdz mēs uzdodam jautājumu. Austrālijas galvaspilsēta Kantara nav ne Melburna, ne Sidneja. Kas notiek? Mūsu process, tiklīdz mēs kaut ko pajautājam, mūsu smadzenes dod atbildi. Neatkarīgi no tā, vai mēs to gribam vai nē. Tad, kad mēs stāstam, mēs varam ieslēgt programmu ignore un nedzirdēt neko. Bet tiklīdz mēs jautājam, mēs arī varam ieslēgt ignore, bet smadzenes turpina meklēt atbildi. Tāpēc ir tik daudz to dažādu tehniku. Canberra, jā, Canberra, tieši tā, super, paldies. Tieši tā, mēs meklējam atbildi un dodam, un te ir arī pārmaiņās. Tad ir svarīgi ne tikai pateikt, kas notiks, bet arī pajautāt, kā tu domā, kas būs. Un tas arī rada daudz vieglāku šo pieņemšanu. Tad, ja mēs runājam par komunikāciju, tad stāstīt ir tikai puse no uzvaras. Vēl ir jāmāk dzirdēt, vai tas otrs grib dzirdēt, es nevaru ietekmēt. Bet es varu jautāt, un tad, kad es jautāju, tam otram gribot, negribot, ieslēdzu domāšanu. Pat tad, kad es pasaku, es negribu par šito vispār runāt un domāt, domas iet. Tādēļ arī ir ļoti daudz tās tehnikas, kad vakarā aizēju gulēt, uzdot no jautājumu, no rīta pamostos, man ir atbildi. Es nolēmu nedēļu slinkot, bet es ielieku sev kalendārā, ka pēc nedēļas es iedošu sev atbildi, un atbildi ir atnākusi. Mūsu zemapziņa strādā. Tādēļ ir tik svarīgi komunikācijā uzdot jautājumus gan par ieguvumiem, gan par zaudējumiem, par to, kādu tu ieraudzi, kur ir lielāks ieguvums, kas tev ir nozīmīgāk. Un te varētu radīt vēl vienu veselu kursu par to, kā uzdot pareizi šos atvērtos jautājumus, lai cilvēki nonāktu pie atbildēm paši. Vēl no jautājumiem, kas komunicē un kas arī rada lielāku, augstāku to domāšanas prasmi, ir, kas notiks, ja pārmaiņu nebūs. Nav, viss. Mums uzņēmumā pārmaiņas no šīs dienas ir aizliegtas. Nekas nedrīkst mainīties. Kas notiks īstermiņā? Ko nozīmē īstermiņš? Nu, īstermiņā 2 mēnešu laikā. Kas notiks gada laikā, 2 gadu laikā, ja mūsu organizācijā nekas nemainīsies, pārmaiņas ir aizliegts? Neviens nedrīkst mācīties, neviens nedrīkst mainīt darba procesu, neviens nedrīkst mainīt pieeju, neviens nedrīkst mainīt neko. Izklausās bīstami, vai ne? Mēs sakam, mēs negribam pārmaiņas, bet tiklīdz mēs pasakam, pārmaiņas nedrīkst būt ilgtermiņā, kā? Tas nozīmē, ka visi citi būs labāki, gudrāki, konkurenti mūs apsteigs, un tas nozīmē, ka mēs, ja mēs nemainīsimies, mēs neeksistēsim. Un nu, tas būtu tā viena no lietām, ko runājot par pārmaiņām, man ļoti gribētos likt pie sirds. Ikvienam prasiet, jautājiet saviem darbiniekiem, lai viņi sniedz atbildes. Tikai tad apkopojiet tās un tālāk. Jā, mēs noteikti izkritīsim no aprits, pilnīgi viennozīmīgi. Nu, pat ja mēs nemācīsimies, pat katrs mēs kā indivīds, un pirmkārt mēs nevaram nemainīties, mēs novecošanās procesu paši pa sevīm saprotam, pasauli noveco vienalga, grib vai negrib. Īstermiņā mēs to neredzam, es esmu kādas esmu no rīta, tādas esmu vakarā. Bet ilgtermiņā 5 gadu garumā acīm redzams ir izmaiņas. Un tieši tāpat arī ar organizācijām, tieši tāpat ar jebkuriem procesiem, tieši tāpat ar jebkurām citām lietām. Bet ļaujiet darbiniekiem pašiem noformulēt tās lietas, un tad nāk fantastiskas idejas. Tad nāk fantastiski redzējumi, tad nāk noteiktas lietas par to, kā ir jānotiek. Jā, neviens negrib plānotās izmaiņas, jo man ir jāmainās. Un tad arī iestājas par to, kā noturēt tās pārmaiņas. Kā noturēt, lai viņas nekrīt atpakaļ vecajos paradumos. Un tur mēs runātu mazliet arī par paradumu maiņu, mazliet arī parunāsim par tām lietām. Nu labi, ejam tālāk. Kā tad notiek kvalitatīvs ieviešanas, pārmaiņu ieviešanas process? Ja mēs skatāmies uz pārmaiņu procesu, tad viena no lietām, man atkal ir jautājums jums visiem tie, kas ir šobrīd ar mani domās un uz pie ekrāna. Mēs zinām, ka cilvēkiem ir tāda sapratne par situāciju. Un tad, kad mēs sakam par plānotajām pārmaiņām, būs pārmaiņas. Un mēs sakam, kad ir pirmā saskarsme. Es zinu, ka kaut kas mainās. Un tā ir pirmā pārmaiņa, ka cilvēki dzird.
Un te var arī notikt, man stāsta par to, ka būs pārmaiņas, un es tikai zinu, ka kaut kas mainās. Nu, tad, kad man izskaidro, nu, vajadzētu būt, ka es zinu, kas tas ir. Bet man tā apzināšanās vēl nav atnākusi. Nu, man ir izstāstījuši, bet nu, tas ir tā kā, es esmu izlasījis par mīlestību, kas tas ir, bet man tāda apziņa par to, kas tas notiek, nav, nu, kamēr es to nepiedzīvoju, es vienkārši, jā, zinu, ka tādas lietas pastāv. Nākamais solis, lai varētu pārmaiņas notikt, cilvēkiem ir tā kā jāapzinās. Un tad ir viena no lietām, kas nes to apzināšanos, es zinu nevis tikai to, kā mani ietekmēs, bet es zinu, kā es varu ietekmēt pārmaiņas. Un tad, ja es zinu, kā es varu ietekmēt pārmaiņas, man apzināšanās līmenis ir ievērojami augstāks, es saprotu un varu darīt un iesaistīties un darīt lietas pa jaunam. Un ja jau es daru lietas par jaunam, es varu pieņemt un saprast, ka tā, ok, es tā arī darīšu. Izrādās, tas strādā. Un tad, kad es esmu jau pamēģinājis, es esmu to apzināšanās fāzi tā kā izgājis, man jau ir tā sajūta par to, ka šitā arī tas strādā, es sāku uzticēties šim procesam un pieņemu, ka tas ir veids, kā man patīk darīt lietas, es tās arī varu iedzīvināt, un tas ir veids, kā es varu turpināt lietas darīt tālāk. Izklausās loģiski, vai ne? Un man atkal ir jautājums visiem tiem, kas ir šobrīd šeit ar mani, kurš ir pats svarīgākais brīdis, ja šo brīdi palaiž, tad tālāk pārmaiņas īsti nav iespējams. Es no savas pieredzes varu teikt tā, ka novērošana jau iepriekš, pirms tā, ka es zinu, ka kaut kas mainās, vienkārši jau tu pamani vēro, kas notiek tos procesus sabiedrībā, un tad tā loģiski izsecini, ka tiešām kaut kas mainās, un tu sevi psiholoģiski jau sagatavo uz to, kā varētu būt, un tad ir vieglāk pieņemt tās pārmaiņas, būt fleksiblam, nu, tādam pieņemošam. Bet novērošana ir ļoti svarīga, sekot līdzi un tad psiholoģiski sagatavoties tam. Jā, es arī dzirdu, ka Birute jau runā par tādu apzinātību kopumā, spēju redzēt un novērtēt lauku. Jā, arī Ilona arī saka, ka apzināšanās. Kura apzināšanās frāze, Ilona, fāze tieši pats svarīgākais brīdis? Par kuru tieši punktiņu jūs domājat? Šo pirmo. Par šito te? Jā. Jā. Es piekrītu jums. Un tā tas arī ir. Ja es zinu, kāda ir mana ietekme uz pārmaiņām, tad tālāk jau viss pieņemšanas process ir ievērojami vienkāršāks. Un te ir atkal tādēļ tajā komunikācijā katram, kāpēc es arī runāju par to, ka prasīt tiem cilvēkiem, kas tad viņiem ir svarīgi un kas viņiem patīk un kas tās lietas, kas ir pašas būtiskākās, tieši par to, ka ja es tikai pastāstu, kas notiks, kam man ir sekot, nu tā ir viena puse. Otra puse, kad kā tu to procesu ietekmē, jo tad es jūtos daudz drošāks, kad es saprotu, es paņemu kontroli savās rokās, es kontrolēju par to apgabalu, kurā es atrodos, man šai bailu līmenis samazinās, man nedrošība vai man izdosies. Un tad nāk vadītāja atbalsts par to, kādā veidā tev tas izdosies, bet man ir skaidrāk, vieglāk vadām tā dzīve arī, kurā pārmaiņu procesā. Tad šis būtu viens no tiem svarīgajiem posmiem, kurās pārmaiņās būtu labi nepalaist garām. Ja mēs runājam par pārmaiņu vadīšanu kā tādu prasmi, tad, protams, arī pārmaiņu vadīšana ir kompetence. Vai pārmaiņu vadība kā kompetence. Un to arī apraksta ļoti dažādi. Un tā ir prasme, ko arī var iemācīties tieši tāpat kā jebkuru citu prasmi. Un kas tad ir vadības pārmaiņu kompetence? Redzot, cik jūs esat čakli runāt, es neprasīšu, pastāstīšu. Tā ir norāde uz spēju mainīt pieeju un darba stilu. Šī kompetence norāda uz spēju mainīt pieeju un darba stilu, pielāgojot to mainīgiem apstākļiem un pieņemt jaunas un atšķirīgas idejas. Tātad prasme mainīties, prasme kaut ko mainīt, prasme mainīt pašam, prasme mainīt un pielāgot. Bet tā ir tikai atkal viena puse no šīs kompetences,
Un šī kompetence arī nozīmē spēju saglabāt augstu izpildes līmeni, pat krasi mainoties apstākļiem, vai krasi mainoties arī manām prasmēm. Es nezaudēju to savu efektivitāti vai savas prasmes arī pie šīs ļoti pielāgotās vai pie šiem mainīgajiem apstākļiem vai mainīgajām prasmēm. Tā būtu viena no tām pamatkompetencēm un pamatlietām. Es spēju mainīties, es spēju pielāgoties, un es nezaudēju šajā brīdī arī savu efektivitāti. Te būtu arī vērtīgi skatīties uz tiem cilvēkiem, kurus jūs iesaistiet pārmaiņās, par to, kuri tad ir tie cilvēki, kuri var strādāt un mainīties un ātrāk pieņemt. Tie arī būs tie cilvēki, ar kuriem pārmaiņas kopā var veidot organizācijā vieglāk. Kā ar vienu mentimetru? Mēģinām. Es atkal aicināšu visus paņemt rokā telefonus vai paskatīties ekrānos, paņemt kodiņu vai ierakstīt Mentikom cipariņus. Kas tad šajā uzdevumā ir? Šajā uzdevumā jūs redzēsiet noteiktus pārmaiņu soļus, veselus 8. Un jūsu uzdevums salieciet to, kā jūs redzat, kādā secībā šīs pārmaiņas būtu jāievieš. Un es arī tad tūlīt apturēšu savu ekrānu un parādīšu, kāds ir mūsu kopējais rezultāts, un tālāk mazliet pastāstīšu par katru no šiem pārmaiņu soļiem. Es apturu ekrānu, un es tūlīt uzlikšu savukārt jau šo atbildes rezultātu uz Mentimetru. Ceru, ka visi tikuši ir Mentimetrā un jau sniedz atbildes, un tūlīt es arī parādīšu uz ekrāna, kā tas izskatās. Tā, redzu jau, ka tiešām notiek lieliski, un tūlītās arī parādīšu visiem, lai mēs redzam, kā tas izskatās. Redz. Šobrīd daži cilvēki ir atbildējuši. Vajadzētu būt, ka tagad mēs smukāk redzam, reku skaisti tagad izskatās. 6 ir atbildējuši, aicinu vēl padalīties. Droši vēl mēs varam, ir brītiņš laika paskatīties, salikt pēc jūsu ieskatiem, kādā secībā tad būtu jāievieš. Un tad es iedošu arī parādīšu, ko teorija par to saka. Būs lielāka interese skatīties uz teoriju. Man parastā pieeja pa priekšu pajautāt un tad iedot atbildi, jo, kā es teicu, tik līdz pajautāja, tā domāšana iedarbojās. Vēl pāris atbildes lūdzu. Lūdzu, kolēģi, pieslēdzieties un iedodiet Mentimetrā savas atbildes. Mentimetra kodu jūs redzat uz ekrāna. Vai 8 cilvēki ir atbildējuši, varbūt vēl kādu atbildi. Pārliecinoši šobrīd pirmajā vietā ir sagatavot pārliecinošu vīziju, komunicē vīziju, 2. vietā, 3. vietā izveido spēcīgu komandu, kas būs pārmaiņu seja un dzinējspēks, iesaisti citu vīziju realizēšanā, radi trauksmi par pārmaiņu nepieciešamību, padara jauno kārtību par normu, apvieno uzlabojumus un stimulē, un ieplāno un panāc ātrās uzvaras. Tas ir tas, kā šobrīd grupa ir nobalsojusi par kādu secību pārmaiņu ieviešanā. Reku drusku mainās lietas, lieliski.
Labi. Paldies jums. Nu, redz, kāds mūsu galvenais ir sagatavot vīziju, komunicēt un izveidot spēcīgu komandu ir pirmais trīnieks. Nu, labi, ko tad par šo saka teorija? Liels paldies visiem tiem, kas piedalījās. Ko tad par šo saka teorija? Un teorija mums saka, ka kādi tad ir šie pārmaiņu vadības soļi? Un atcerieties, mēs runājām mazliet arī par to degošo platformu. Teorija saka, ka pirmā lieta, kura būtu jādara, ir radīt trauksmi par pārmaiņu nepieciešamību. Atcerieties, mēs teicām, ka ir ļoti svarīgi pastāstīt par to, ka ir jābūt visiem mazliet šī sajūtai par to, ka bez pārmaiņām nevar. Un tālāk ir tieši tā, kā jūs teicāt, pirmās lietas – izveidot spēcīgu, jūs teicāt par vīziju, bet redz, mēs arī runājam par cilvēkiem, un viena no tām lietām, ko saka Džons Koters, kurš ir izveidojis šo 8 pamatsoļu modeli, ir par to, ka izveido spēcīgu komandu, kas būs pārmaiņu seja un zinējspēks. Mēs radām pa priekšu šo trauksmi, mēs atrodam cilvēkus, kuri spēj šo vīziju radīt paši, un kuri būs tie, kuri nesīs šo vīziju, kur bija tie par cilvēkiem, kuru cilvēku tipi tie bija vairāk. Kurš atcerās? Kuri bija tie, kas dzirdēja mani? Pirmām kārtām viena no tiem ir iniciatori, otra ir realizētāji. Tie, kuriem ir inovatori un realizētāji, tie, kuriem ir pilna galva ar idejām, un tie, kuri patiešām redz un saprot, kā tas notiek. Šie cilvēki var arī palīdzēt sagatavot šo pārliecinošo vīziju un arī komunicēt šo vīziju un iesaistīt arī citus cilvēkus vīzijas realizēšanā, kas ir ļoti svarīgi, ko es arī teiktu, kas ir viena no ļoti neaizstājumām lietām, un droši vien, ka es arī to ļoti liktu pie sirds, ja mēs gribam veiksmīgas pārmaiņas, ieplānot un panākt ātrās uzvaras. Un ne tikai ieplānot un panākt, bet arī šīs ātrās uzvaras padarīt par redzamām. Atceros, ka strādājot pārtiks ražošanas uzņēmumā, mums arī bija iedots, cik mums noteiktie plāni, cik mums ir tirgus daļas jāpaņem līdz kuram gabaliņam, līdz kuram datumam, kādi ir mūsu jaunie produkti, cik ātri produkts ir jāievieš tirgū, cik liels produktu pārdošanas apjoms, kurā brīdī ir jāievieš. Mēs bijām ieplānojuši šīs mazās ātrās uzvaras, vai kad mums ieviesīsim noteiktu programmatūru, vai kad mēs nodosim jauno noliktavu. Un tas bija tādos lielos procesos, mēs bijām noteikuši tos mazos uzvaru stabiņus, līdz kuriem lietas ir jāizdara. Bet ne tikai noteikuši, līdz kuriem šīs lietas ir jāizdara, bet katru reizi, tad, kad mēs sasniedzām, mēs darbiniekiem uzsaucām vai kliņģeri, bet tā kā visā uzņēmumā, tad nestoties to, ka tur bija 600 cilvēki, bet tad, kad bija jaunais produkts, katram iedeva šo jauno produktu bez maksas pamēģināt. Vai tad, kad mēs sasniedzām kādu jaunu lietu, katram tika uzsaukts keksiņš uzņēmumu virtuvē, kur katrs varēja teikt, šodien mēs esam sasnieguši to un to, katram ir iespēja to nosvinēt ar kliņģeru, keksiņu, gabaliņu, končiņu, jo tiem cilvēkiem tas arī rada to piederības sajūtu, ka tu esi daļa no šīm pārmaiņām. Tādēļ šīs mazās uzvaras ir tik ārkārtīgi svarīgas. Viņas ir jāieplāno pirmkārt, un viņas ir arī jānokomunicē. Un tas atkal palīdz cilvēkiem saprast, es arī esmu daļa no visu šī. Piederības sajūta ir viena no emocionāli svarīgākajām lietām uzņēmumā, lai vispār varētu strādāt. Ja es nejūtos šeit piederīgs, tad kāda man vispār ir interese par šīm pārmaiņām? Un te būtu vēl viens gabals, ja mēs runātu 2 vai 3 dienas par pārmaiņām, tad mēs runātu par katru no šiem gabaliņiem, kā tad radīt šo piederības sajūtu. Bet šo ātro uzvaru svinēšana arī ir viena no lietām, kas padara to par tādu acīm redzamu lietu. Nākamais solis ir apvieno uzlabojumus un stimulē turpmākās pārmaiņas. Es arī saprotu, ka tā arī ir viena no lietām par šo uzlabojumiem un turpmākām pārmaiņām. Un atkal tas jāpadara uzrabu cilvēkiem redzamu, kas tad ir tās lietas, kā stimulēt turpmākās pārmaiņas. Un te, manuprāt, varbūt jums ir kādas idejas, kā var stimulēt pārmaiņas tālāk.
Kas būtu svarīgi šajā pārmaiņu stimulēšanā? Un te ir atkal katrs pats var atbildēt sev uz šo jautājumu. Taņa? Jā? Tas ļoti svarīgi ir tā izvērtēšana kopā ar darbiniekiem. Līdz ar to viņi arī saprot, ko viņi ir izdarījuši, un tad arī turpmākai darbībai plāno. Jā, atkal tie uzlabojumi mēs saprotam. Kas ir noticis, mēs padaram to redzam, mēs apvienojam un sakam, ok, kas būs nākamais solis, vislabākais, ko mēs varam šajā procesā izdarīt. Un atkal ideāli, ja darbinieki to var pateikt, un mēs tikai šīs lietas varam akceptēt. Un, protams, vēl viena no svarīgajām lietām ir padarīt jauno kārtību par normu. Un es teiktu, laikam šī ir viena no vissarežģītākajām lietām padarīt jauno kārtību par normu. Atkal strādājot ļoti daudzus gadus uzņēmēju darbības vidē, visvienkāršākais piemērs. Mainam kaut kādu pieteikumu vai rīkojumu formu. Kamēr atbildīgā persona, vai vienalga sekretāra, vadītāja, biroja administrators pieņems vecās formas, tikmēr jaunā nekad nebūs norma. Tas nozīmē, ka vadītājs ir tas, kurš uzrauga, vadītājs vai atbildīgā persona, kurš uzrauga to, kā lietas notiek, uzrauga uzvedību un nepieņem veco uzvedību. Nepieņem vecās normas. Un es teiktu, ka šīs ir viens no, manuprāt, arī viskritiskākajiem punktiem. Ja ar to pārējo var saprast, tad nodrošināt paradumu maiņu ir laikam vissarežģītākais. Neiekrist atpakaļ, jo pa vecam ir vienkārši. Mēs jau taupam enerģiju ar tiem paradumiem. Paradumu maiņa ir viena no lietām, kur mēs zinām, es nezinu, vai jūs esat mēģinājuši atslēgt durvis ar nevadošo roku. Paņemt atslēgas, ja jūs esat labrods, paņemt kreisajā rokā un atslēgt durvis. Jūs to varat iemācīties. Tā ir ar jebkuru paradumu. Pat Alzheimer slimnieki, kuriem pilnīgi vairs nav sapratni par dzīvi, pat tikai pamatojoties uz paradumu, viņi var iziet ārā, pastaigāties apkārt savai mājai, bet tiklīdz priekšā būs koks vai bedra, viņi būs pilnīgi pazuduši, jo viņiem būs jāpamaina savus paradumus. Paradumi taupa enerģiju. Paradumiem ir milzīgs, neiedomājams spēks. Es atceros no paradumiem nomainīt dzīves vietu, arī izmaiņas. Un es iekāpu pēc darba mašīnā, krietni sagarus, es aizbraucu mājās un konstatēju, ka es esmu pie vecās dzīves vietas vārtiem. Mēģinu saprot, man nav pulces, nevar atslēgt. Mani paradumi ir tik spēcīgi, ka tad, ja es tos nekontrolēju, viņi ņem varu par mani. Darba vietā ir tieši tāpat. Līdz ar to tā paradumu maiņas nostiprināšana, es teiktu, ir viens no atslēgas punktiem. Jūs varat veikt visus 7 soļus. Ja jūs neveiksiet šo 8, izmaiņas nenotiks. Un tā ir vadītāja vai atbildīgās personas neļaut atkrist atpakaļ, strādāt ar cilvēkiem, jo katrs atkal tos paradumus pieņem savādāk. Tas jums tādām pārdomām. Džons Kotters ir tieši tas, kurš arī izveidoja šo 8 pamatsoļu modeli. Un, manuprāt, šis ir tāds laba pieeja, ļoti daudz dažādas pieejas, bet šī ir viena no tām, kas man pašai liekas vissaprotamākā un pieņemamākā. Un Džons Kotters teica, ka daudzi cilvēki nevada pat savu dzīvi, līdz ar to viņiem arī grūti ir pieņemt savējās, piekrīt, un tas arī stiprā mērā attiecās uz pārmaiņām. Un ja mēs šo 8 soļus ieliktu tādos 3 lielos posmos, tad es teiktu, ka pirmais posms ir šī atsaldēšana, ja pārmaiņu nepieciešamības radīšana, tātad mums pa priekšu ir jārada nepieciešamība pārmaiņām, tālāk ir ieviešana, un 3. solis ir nostiprināšana. Šis būtu tādā ļoti vienkāršotā veidā. Kā jūs šobrīd jūtaties? Varat ielikt kādu emociju zīmīti, vai jūs vēl esat šeit? Mums ir palikušas 5 minūtes līdz noslēgumam. Ielieciet kādu sajūtu zīmīti. Jā, redzu, kā ir? Ir, super, paldies. Prieks redzēt, neesam gluži vieni. Redz, Birut ielikus arī čatā, super. Jā, man ir vēl dažas lietas, ko es vēl gribu pajautāt, vai darīt jums zināmas, vai parādīt pirms pēdējās 4 minūtēs, un tās vēl ir arī par, paldies, Aija, arī par jūsu emociju, parādīt, kas tad ir tie galvenie šķēršļi pārmaiņās, kāpēc tad tās pārmaiņas nesanāk.
Man, protams, bija jautājums jums par šķēršļiem, bet to mēs izlaidīsim. Es vienkārši pastāstīšu, kādas tie lielākie šķēršļi ir. Viena lieta, ja mēs runājam par šo pārmaiņu vajadzību radīšanu, ir pārpratumi vai par pārmaiņu nepieciešamību. Krīzes elementa trūkums vai šīs trauksmes elementa trūkums. Jo vajag tikai vadītājiem, tā kā es sākumā arī minēju. Viena no lietām ir arī par bailēm no nezināmā. Proti, mums ir jāmēģina cilvēkiem radīt tik skaidra bilde, vēl jo vairāk viņi paši rada šo bildi par to, kādas tad pārmaiņas būs. Lai cik skumji nebūtu, bieži vien arī resursu trūkums. Un par resursu mums ir 5 lielās resursu grupas. Tas ir gan prasme, gan nauda, vai finanses, gan informācija, gan zināšanas, gan arī cilvēku spējas, gan arī enerģija, kas var būt nepietiekami. Tad ir arī vecie paradumi. Mēs vienmēr esam tā darījuši, un šī ir viena no lietām, ar ko ir visgrūtāk cīnīties individuālajā līmenī. Vēl viena no lietām ir zemais uzticēšanās līmenis. Ko es ar to domāju? Tas ir par to, ka es neticu, ka kaut kas izdosies, es neticu vadībai, mēs daudzkārt esam mēģinājuši, nekas nav noticis, vai vadība netic, ka cilvēki to izdarīs. Tāds savstarpējās uzticības trūkums. Konsultēšanās ar darbiniekiem trūkums, proti prasam darbiniekiem, lai darbinieki runā un stāsta. Vāja komunikācija. Un šeit būtu pilnīgi pāris dienu temats vājā komunikācija, ļoti vājas pārmaiņu vadības prasmes, ieradumu maiņas grūtība, nemitīgas pārmaiņas un arī nevēlams izmaiņas statusa atalgojumā, kuras mēs redzam. Jā, vēl viens, redzu, Biruta, ka ir pacelta roka. Es gribēju drusciņu oponēt tām pārmaiņām, kas skāra to finansiālo pusi, ka naudas trūkums tieši var būt pārmaiņā. Varbūt, piekrīt, arī tas var būt. Pieredzes. Jā, bet ja mēs runājam kādreiz, ar ko cilvēku aizbildinās, un arī kā aizbildināšanās, un tur es jums pilnīgi Biruta piekrītu, varbūt arī tieši šajā ziņā. Jā, un pats pašā noslēgumā, ko es arī varētu teikt, varam iedot šo uzdevumu jums līdzi par paradumu maiņu pašiem, un te ir arī pāris grāmatas. Ir pat nesen iznākusi grāmata Atomiskie ieradumi, un ir grāmata Ieradumu spēks, kā katram pašam mainīt savus paradumus, un ja jums ir interesanti pašiem pēc šīs lekcijas, padomāt, kāds būtu, par kuriem paradumiem jums jādarbojās, jūs varētu domāt, kuri ir jūsu labie ieradumi vai vēlamie, un kādi ir vecie ieradumi, labie ieradumi, kuri jums ir jāsaglabā, un kurus jaunus labus jūs gribētu. Un kādi ir nevēlamie ieradumi, no kuriem vecajiem jūs gribētu atbrīvoties, un kādus jaunus ieradumus jūs gribētu likt tā vietā. No manas puses šobrīd tas arī ir viss, ko es esmu gribējusi pastāstīt, parādīt, aicināt padomāt. Varbūt varat, ja vai skaļi teikt, vai čatā vismaz ierakstīt vienu vērtīgo lietu, kas jums ir bijusi svarīga. Mums vēl ir vesela minūte. Jā, varbūt arī paldies no manas puses, paldies par semināru novadīto un šīs tēmas arī tādu interesantu izklāstīšanu. Es esmu ielikusi tērzdētā sadaļā izvērtējuma anketu par semināru. Tur ir arī viens atklāts jautājums, nevis atklāts, bet atvērts jautājums, kur arī var ierakstīt savu komentāru. Tā kā aicinu visus, kuri ir piedalījušies, aizpildīt šo izvērtējumu, jo šis būs ļoti vērtīgi gan lektoriem, Sandrai un Tatjanai, gan arī mums kā organizatori, vai mēs ejam pareizu ceļu, un vai varbūt ir kādas lietas, ko mums vajadzētu padomāt, arī uzlabot. Tā ka šis aizņem tikai pusminūtes laiku, nav gara anketa, bet lūdzam dot arī šo anketu arī aizpildīt. Jā. Vēlreiz paldies par semināru. Semināra ieraksts mums ir un būs arī ievietots arī mūsu mājaslapā, ja kāds būs palaidis garām kādu niansi vai ko gribētu vēlreiz noklausīties, tā ka tas droši būs arī pieejams, un šī ir labā ziņa. Ja būs vēl kādi komentāri, vēl pakomentējiet. Es gribu novēlēt jums priecīgas lieldienas, saulainas, burvīgas dienas mūs sagaida priekšā, un jā, lai visiem izdodas gan
ieviešot pārmaiņas gan komunikācijā un visādi citādi, lai viss izdodas. Paldies! Jā, liels paldies visiem. Paldies arī par labajiem vārdiem, ko es esmu saņēmuši čatā. No sirds gribēju, jā, Martaņa, būt noderīgas. Paldies jums un slēdzu arī ierakstu ārā, lai lieliski svētki. Paldies!